123. Sai, Brasil! Vai ganhar todo 1, mundo 2, aí 3, mesmo, 1, vai? 3. Jānis teica, neesi basketbolu skatījies vispār. Kā tu tā? Es nezinu, kāpēc, kad man čomi ir rītīgi basīšu fani, un viņi skatās tās, es nezinu, UFC to sauc par prelimiem, kur vēl bombžas citās. Un tie, kas Pārbaudas spēles. Gandrīz vai, jā, un man likās, ka mēs atkal tur pret kaut kādu Kazahstānu vai tur, es nezinu, kas vēl nemāk spēlēt. Austrālija, es pieņemu. Viņi māk. Jā. Nē, nu pret kaut ko, ka mēs vienkārši zinu. Kas ir Pakistānu, tā kā pret tas Indiju. KHL vai, nē, kas ir tieši zem tā... NBA? Nē. Hoķija valstīm, tā kā Jā, Bēlīga, ir tā. ka Polija spēlē un Igaunija. Jā. Vot, un man likās, ka man tāds, es neesmu tik interesēts. Un Pirmā divīzija, ķipa kaut kā. Jā, un es biju pilnīgi aizmirsts pa visu to, un tad man likās, ka tas notiek, un tad vienā brīdī visi bija tik intuīti, un man tāds, zin, kas ir, es vienkārši šito izlaidīšu dzīvē. Nekas. Man kaut kā bija, ka Latvija izkrit no augstākās līgas, tad mums bija, lai tiktu apkaļ, ko Polija jāspēlē, Anglija vai... Nē, vienu gadu bija tas, kad ja mēs zaudējam kaut kam, tad mēs esam tajā bombžu, bet mēs nezaudējām. Man bija tas pēdējais izgājiens tieši 1-1 pret Masāļis, kas bija vārtos. Viņš būtu iemetis to 1-1 pēdējā sekundē, tad mēs būtu B divīzijā. Viņš tieši kā atcita to sitienu, kad izglāba visu, lai mums nebūtu... Jā, tad mums būtu bijis pat ne Kazahstāna, bet jā, kaut... Jā. Nekas būtu tikuši atpakaļ, gan jau. Gan jau, nu šogad jau 3. vieta. Nu jā, tas ir Latvijas gads. Kas vēl notiks? Kāds futbolā pēkšņi būs, nezinu. Mums kāds terora uzbrukums kaut kas tāds, lai viss, kas lielajām valstīm, ķipā, tu labi tiec un plus tu esi tik populārs, tev sāk bombardēt islāma valsts. Viņi pat zina, kas tu esi. Gan kaut kā vajag visas tas. Tornado, kaut kāda tsunami, kuldīgā, kaut ko inčīgu. Bija arī, visi šitie, kad bija tās bildes, kad tā krusa bija. Lielgraudu krusa. Lielgraudu krusa, jā. Kas pēc... Sēnsim jumts jau šeit. Jā. Viņam tērvi tev īpašums. Un tieši tērvi dabūja visi tērvinieki dabūja akmeņi pa galvu. Tur nav kaut kāda tērvita saules fabrika vai kaut kas tas? Viņi tieši viņa papis, jo tērvita saules fabrika bija uzlikuši saules paneļus, ko tas... Tagad 2 futbola laukumu. Šodien pēc 20 gadiem atmaksāsies. Jā. Viņi salika. Pēc nedēļas insta mīnus. Plusmāks viņi bija vai nu viņi bija gan arī visu salikuši, vai bet tikko salikuši tā, ka tu nevari apdrošināt, jo neesi līdz galam uztaisījis. Bet mēs esam tagad 9% uztaisījuši. Un visi izšķēdīja. Bet, mēs ļaujam jūnijā tiem gejiem staigāt, tad mēs esam šokā, kad kaut kāds dabas un dievas sots mums atnāk. Jā. Tas gan. Bet tas bija tik cringy. Es sen nebiju neko tādu redzējis, tā kā īsts emocijas TikTokā, kad kaut kāda sieviete laukos nekurienes vidū vienkārši filmē, kā viņai tas visa saimniecība, viņas smirdīgais Fiats visas. Un es nezinu, ko es darīšu tā. Un man tāds, bļād, neliec netā. Man žēl viņu, protams, bet tas ir instants, tāds video nebija vispār. Bija Covid 2 gadus, cilvēki mira, 0 tādu video. Ukrainā bija karš, viss tādu, ak, Dievs, es pielikšu bļēmbu, 0. Un vienreiz uznāk, kas tu teici, pilngraudu krusa. Un cilvēki bimbā internetā. Es tā kā, wow. Jā, tu vari raudāt, tas ir tas mums. Bet rauda privāti. Noej malā. Aizies šūnī, lai to bērni neredz un izraudies kārtīgi. Ne jau tu filmē visu un viss izpostīs. Jā, jo tur tu nevari, šis bija tas gadījums, ka kāds nav vainīgs. Zini, parasti tu vari vainot Kāriņu, kā tev Kārli parasti gejs vaino, vai ne? Nu, ir kaut kas, bet šoreiz tu nevari. Tu vari tikai kristieši, jo Dievs ir vainīgs teorētiski. Kāds pa mazi lūdz, kāds pa mazi divīt ielicis ziedojumu Kārviņā, bet... Tas ir gan jau sūdīt, tu esi ļoti ticīgs un tev kaut kas tāds notiek tāds... Nu, bļaļ, tiešām es kaut ko... Es jau visu darīju. Jā, ko es izdarīju? Nepareizi. Noteikti tā vienreiz, ko es jau pārdzīvoju pirms tam. Bet gan jau tu vaino kaimīs, ka tu viens esi ticīgais, pārējie tur vienkārši dzeru. Un, nezinu, es dabūju kolaterāli. Ēd baložus un netic Dievam, tad jā. Jā, bet bija, jo cilvēki vispār paraušies pēdējos gados, jau ik laikam kaut kāds traģēdijas notiek, un tad viss tas cikls un tādā garā. Un tad daži arī tiešām, es arī pamanīšu tos sastīglos, ka viņi arī gribēja būt tā kā daļa no traģēdijas, tā kā, tas apceltais.
Un tad tur bija arī aizstāvēja komentāros, un tur, jā, šī ir nacionālā traģēdija, tur nav nekas smieklīgs. Un tādu vaibu mēģināja uztaisīt, bet kaut kā nefarāvās vispār. Ķipā. Vai arī, kad Jēkabpilī bija tie plūdi, un tu tur aizbrauc, un kāds tur filmē, un tas rīdznieki atbrauc un filmē, mūsu tur traģēdiju, bet, neviens jau tur tā nenomirīs. Tā kā, varbūt kāds viens cilvēks, bet, es domāju, tur dažiem tāds stragls tagad ir. Pīsāk, kādai omē ir vienkārši aizvien baseins pagrabā, prosti. Visu kartupeļu floto. Bet, kad nāca viss tas virsū, tad bija bildes, kur Latvijā uz kaut kādas šoseis tornado ir. Es jau uzķēros. Un es ticēju. Jūs uzķērāties tas bildes? Es ticēju 100%. Stundu līdz man šoms pateica fake video. Līdz viņš man pateica, es ticēju, man tāds, jo es nezinu geogrāfiski, kā tām platēm tur ir jādrāžās savā starpā, lai es nezinu, kā rodās tornādo. Tas bija, man liekas, Lietuvā. Tas bija Lietuvā. Jā, viņi teica Lietuvā, man tāds rītdien mums, viņš jau gan vēl lielāks paliks. Es momentāli to bildi, man kāds atsūtīja čatā, sauc, iezīmēju, pārsūtīt visiem, ko es pazīstu. What the fuck, pasies, kas notiek? Jā. Par tevi jau zināju, ka tev nav mēdī pratība. Man nav, es visu laiku uzķeros. Nē, es pēc tam domāju, es esmu tik skumīgs, bet es nezinu, kāpēc man likās, jo es nemāku, es nezinu, kā viņi rodās. Un man tāds pārsvarā var pateikt, jo globālā sasilšana, un tas nostrādā, it kā tu būtu intelektuāls. Prosti vējš ātrs tagad baigi. Jā, tas arī, bet ko tas, es nezinu. Es saku, vai viņš iespinojas dažreiz, jā. Es tāpēc esmu uzķēries, bet katru gadu uzķēros, kad kaut kas, teiksim, rājot, vai kad cilvēki ārdās, kad ielās, vienmēr kāds nobildē un ieliek, ka lauva staigā pa ielām, tāds, Ņujorkā, dēļ rājotiem, izmet lauva un staigā. Un, es to esmu uzķēries pāris reizes, un to bildi liek katru reizi, ka kaut kas notiek, viņi liek to pašu lauvu, nahuj. Un katru gadu kāds uzķērs, un pagājuši, kad tas bija, es vienkārši, redzēju, Ņujorkā nahuj lauvas, tagad, šitas jau nahuj no 98. Jā, vēl, ka tu ringo apkodā sarunā kādam. Mēs Kārli esam nākamie, kad būs droši, kā paies vēl 10, 20 gadi, un būs pasaulē kaut kāds jauns Covid vai vēl kaut kas. Mēs Kārli, nē, es esmu tik gadā reizes tiek apist ar lauvām, ar tsunami. Es nahuj neticēšu nākamajai lietai. Tā kā varbūt tu pēc tā arī ir. Visi inčigās uz dabas lietām es laiku uzķeros, vienkārši bija tikai interesanti, kaut kāds zemes trīts vai kaut kāds plūdu. Nē, es pats esmu slīds upes tajā atvarā, kas izveidojās. Gaujā? Jā. Un man tāds, kāpēc viņš nevar būt uz zemes? Cik tev bija gadi? Kaut kā 10, 12, kaut kas tāds. Bet viņš bija tīpiskais tas stāsts, ka tu esi ar čomiem peldies. Vienkārši mēs aizgājām peldēt, un man ierauja tajā tur, un es tā kā čomam es slīkstu, un viņš tev bija tā, ka tu šitā sāk, ķipā. Jā, tu vienkārši, zini kā, tu vienkārši, tev griež lēni gari, un tev nav spēka vienkārši, jo tur sanāk mēģina kaut kā, es nezināju, ko darīt arī. Un es čomam tā kā, es slīgs, viņš tā, viņš rēc malā, rītīgi rēc, un viņš domā, ka es piedaros. Viņš man izvilka ārā, es tad bija raudāju. Viņš tev izvilka? Jā. Cik viņam bija tikpat 12 gadi? Jā, mēs kā tu izvilka? 1, 12 nedīgais vēl? Tas bija tuvu krastam, tas nebija tā, jo tur citreiz tā galva, es nemāku izstāstīt, bet viņš man vienkārši izvilka ārā. Viņš tā, viņš kaut ko man viņš tā, kāpēc neteica? Es tev teicu. Jā. Es kad iedomājos, kad Monšks tu noslīki, un tagad ir tāds, man būs jāuzstājas, nāks man stand-up kaut 6 cilvēki, īsmā tu noslīki tajā dienā. Es miris, jā. Un tagad vienkārši fantazēja kaut kādā komā tāds, tu īsmā esmu stand-up komiķis, man būs populārs stand-up komiķis. Pilns palādījums pie manis nāks uzstāties tāds, jā, tu saņem pie dieviņa, es neesmu attiecas. Man ir tā, kā viņas saucās, tā ļoti gaišā tā gaisma tev nāk. Mēs tagad sākam šovu. Tu dzīvo Dievs vaļā to WhatsApp grupu. Tagad tāds sēd, tāds, tu baisties, lūk, baigi spīt tā gaisma, kāda gaisma, tad viņi paliek lielāk un lielāk, tad, fuck. Esmu nomirs, es eju gaismā iekšā. Jā, bet slikti krūtis. Es man liekas, kaut kad jau biju, es nezinu, kur es esmu ar kaut ko runājot, bet jā, slikti rītīgi krūtis sajūt, ka tev pazūd viss spēks un tu padodies, tev tā kā ir rītīgi. Tu jau biji līdz tam ticis? Jā, man jau viss. Es jau biju, nebiju atlēts. Man nevajag baigi ilgi peldēt, līdz man nav spēku. Kad gāja zem ūdens, tagad tā. Jā, tu vienkārši. Tad, ja bija tos čoms, ja tu būtu viens pats aizgājis, vai čoms būtu gājis pamīst. Ja viņš tajā brīdī būtu gājis pamīst, tad viss.
tad droši vien būtu Valmierā mīras puika. Damn. Jebal. Jā, bet gaujā tur viss nevar peldēt. Vienkārši nevar. Nu, tur visu laiku, bļāt. Es arī tur skatījos. Vienkārši ko 10 atvarus redzu jau. Bet tas, bet es nezinu. Viņš tāds liels bija, kā varēja no malas redzēt, spinojas. Viņš neizstāsta tik mežonīgs. Tur vienkārši tās traumas kaut kā pie krasta viņi uztaisa kaut kādu U-veidu griezienu. Es nezinu, kas tur notiek. Un, man ierauj. Tagad viss mūžs tas čoms to jebko pajautā tāds, vai aizved līdz algai, tu tāds, es nevienu aizdot. Es viņu tagad satiku pirms gadiem, un man bija tāds, es tā kā, čau, un viņš viņš tagad ir tur, ka viņš iet draudzeni. Zin kā nevajag par citiem it kā slikti runāt, bet no vienas puses viņš man izglāba dzīvību, no otras viņš tagad dzer diltrīgos, tā kā 3 dienā pirk vienkārši. Bet sev un draudzenei viņš vēl joprojām ir sirsnīgs. Jā. Tad long-term draudzene viņam ir? Es domāju, ka tur ir long-term. Long-term ir kopā, jā. Bet man liekas grūti noturēt tādu long-term draudzeni. Man liekas, viņi vispār baigi tur tādi pišās apkārtie zērāji. Viņam tur tāds baigais hedonisms ir. Jā, viņi tādi mākslinieki. Jā. Viņam nepatīk viņus piesien kaut kur. Jā. Ne dzīves vietā, ne attiecībās. Mēs tur baigās drāmas iet vaļā bromžiem. Tur visu laiku krāpšana un vispārējais. Jā. Grūti. Bet viņiem jau, man liekas, tas viss viņiem rītīgi tā kā brutāli notiek. Tā viņiem ir, tā kā viņš šitādā istabā pārdzerās. Jā. Kāds izkniep pat viņa sievu, tad viņi izrubās, tad viņi sit to sievu, jo ko tu dari? Visi izkaujās, un tad es nezinu, tad nākamajā dienā atkal kas kāpēk, lai iedzert. Jā, tā kā Kristaps TV storija. Jā, tas tieši jā, tur diešām. Tīpaši, man liekas, ja tu esi sieviete, bezpajumtniece, ja tu guli zem tilta, tev visu laiku izveros. Vienkārši tu guli, tu ir tāds, vienkārši šeit izveros, numur 1, ka tu vienkārši guļ plika sieviete vai pusplika, un plus tā kā, ko tā bombzene ies uz policijas sūdzēties, it kā tiem meitiem interesēt, ka izveroja kaut kādu bombas, tagad sieviete vispār tev, visu laiku izvero, plus tev tagad viss mīnus, kas čaļiem, ka tu nosals ziemā, plus nākot daudz laika, liena dirsņā kāds. Valmierā bija bombžu pāris, kur bija kopā, un tā kā ik pa reizei tu redz, ka viņi kniebās. Uz ielas kaut kur, jā? Nē, viņi tā kā krūmos palien, bet tu redzi. Un Jā. Vajadzēja uzdirst visus, ko jūs, bet? Vienkārši ir bijušas tās dienas, kad, tagad varbūt mazāk, bet zini, ka tu kaut kas notiek, un tu 3 dienas neesi mazgājies, un tad tu atvelc ādu krānam, un tev tāds, ir tā kā franču sieri tie, kas nāk tie zilie visi, ka tev smird pēc sūnām, un es nezinu pēc kā smird. Smakas brutāls gan jau, jā. Jā, ir, un tas ir man cilvēkam, kurš tā kā mazgājās, un tad tu 3 dienas paņem pauzi. Viņam nav 3 dienas, viņam ir 3 nedēļas. Un vienkārši, un es nezinu, kas notiek, ka tev ir tas pusī, vai ne? Kas tur notiek, kas tur ir sakrājies. Visādi krāsās šķidrumi nāk laukā tāds. Jā. Zeltans un lilās šķidrums. Kas ir nāk lilās šķidrums vispār vai kaut kas? Jā, tur vēna kaut kur uzsprāgus blakus. Nav. Un tu tur liec savu vienkārši mēnesi nemazgā to krānu, kurš ir vienkārši. Bet moši viņiem ir citādi, tā kā, jo, piemēram, ja tu matus nemazgā ilgi, tad viņi nepaliek tik ātri netīri, un varbūt viņi dabūjuši kaut kādu, nezinu, cilvēka eļļu ķipu, tā kā es huizinu. Moška kaut kas, jā. Tā kā viņiem nostabilizējušies, viņi tā kā dzīvnieki dabā dzīvot, viņi tipa nesmird baigi trāki. Huizinu. Slāpi suņi diezgan, pēc slāpi suņinās. Kaķi laikam, jā. Kā slāpi skūsas ir nemazgā. Jo viņi jau arī, tu domā, viņi tā kā šovakar kniebiens jāpiepucē. Viņi jau tā nedara. Vienkārši uzspļauj un tu nomazgā kaut kā. Uzspļauj no plauks. Vienkārši tur pat bēku pret bordu tā novelk, jā. Pret mājas sienu vienkārši, kad iedeļ mājas sienu. Pret piedurkni. Fuj, jā. Var taču mitrās salvets, viņu ir atļauties. Tos tak maksā nāko 2,50, tik pats, cik pudeli. Tā ir mums prioritāte. Jā. Teic, ka tu esi, telpā, kurā viss maksas nāk, bet viņi vienkārši kaut kur savvaļā, caurvējā kniebjās. Tur ir tās smakas pūšās uz vienu. Savvaļā. Viņi kaut kā pagriežās tā, lai vējš iet šitā. Jā. Un tad tu it kā nejūt nevienu smaku. Pie sevis tu esi pieredzis, tā tad vēl 50% nost.
Tu esi Jā, pīpelē, vēl pazūd. tev Jā, jāpasās beigās tev, laukā. man liekas, tā arī ir, kā tu saki, jā, vēl Dabīgās. dabīgās. Kur ir jau uzreiz ķifā? Jā, dabīgās eļas, viss tās slimības, viena nāsa nestrādā. Nē, no šņaukšanas, Viņiem bet palīdzēja no kaut Covid. kā. Jo tas pēc Covid zaudēja smāršu, daudz vieglāk pisties. Jā, un tu tikai mauc. Speciāli dabū Covid, lai pazaudētu smāršu. Bet viņiem nekad nav bērni, kas ir interesanti arī. Gan jau nogalina. Nu, gan jau ir, bet kaut kāds miscarriage. Miscarriage, jā, jā. Miskas tā izmanto. Jo tev godā 6. mēnesī piekauj. Jā. Tur ir āfans. Gan jau kāds kādreiz piedzims, bet šis nav. Es neesmu nevienu reizi redzējis, kad, nu, kaut kāda bomža auklēt bērnu. Tas būs gaidz. Kaut Sēž kāds bomba, tunelī ar bērni, zīdaini. bēbis, bombas. Oh. Kaut kādās, bet... Jā, bet tas jau liekas brīvs. slim. Jā. Jo vienkārši dzērājiem ir daudz. Tā ir Latvijā, man liekas, 50% vienkārši nāk no dzērāju ģimenēm. Bet, jā, bet iedomājies, tu vienkārši tevi viens klases biedrs. Kā ja taviem vecākiem un tev tā, nevajag. Jā, es kaut kāds atnāk uz vecāku sapulus. Visiem naudu prasa! Man kauns skolā, ko tavs tēvs? Skolotājiem man viens jautājums, jums nebūtu 10 kapeikas, ko iedot? Tepat ceļam. Tikai, Man mamma stāstīja, ka tavs tēvs ir bombas. Tur visiem jāievāc, zin kā parasti tur ir viens vecāks, kas uzņemās, kas, un vai mēs ievāksim to naudu jaunai tāmelai, un tas mums, es paņemšu naudu, vai? Kāds našs sapēst visus. Viņa skola uzdāvina līmeni, viņš laika līmeni tiek izdzert mājās, vecāki izdzert līmeni. Līmes dzeršana pazudus. Tā kā, kad es gāju pamatskolā. Ostīšana. Jā, dzert līmeni. Man liekas, jā, tas pietiks ar to. Tas vai, man liekas, to vairs nedara bērnu un jaunieši. Tas bija, jā, tagad 90. gadu lieta. Jā, 2000 arī bija kāda, bet... Man bija čom, kas pamēģināja, bet viņi nevis tā ostīja baigi, bet vienkārši es zinu, ka tā ir dolbīties. Vienai reizē pamēģināja. Jā, pamēģināja. Man nav bijis gods ostīt līmi. Jā, vajadzēs kādreiz pamēģināt. Podcastu pauzē. Es domāju, varētu būt tāds īsais štirons, ja nebūtu baigi ilgs. Man liekas, tagad no šmīgas un zāles kaut kas līdzīgs tāds, tagad apdolbies un tu nav nekāda gļuka vai kaut kas tāds. Es domāju, līdzīgāk tā kā no tiem nosiem, tos, ko Steve O, mausus. Tu iepūti tev kaut 2 minūtes, vai tā kā ilgas 2 minūtes, kur tu esi tāds... Vot, Ivar, tu vari dabūt vielas. Dabū man to, ko Joe Rogans elpoja ar Tio Von, to jūras sāli, vai kas viņš ir? Tu ir tie kačakti osti. Jā, vot es nezinu, kā man tā viņi gribās pamēģināt vienkārši nedēļu aizvietot. Zini, kā no rīta kafiju. Latvijā sen jau bija. Es teiktu, kas bija maziņš, kas gāja uz zāli, tu bija kaut kā puszone, kas gāja kačājās. Viņi visi pīsi šo te. Tu vienkārši tā kā... Kas tas ir? Tu ieos, tu pamosties, un tā nav tā kā narkotika, tā kā mentols, teiksim, tā kā spēcīgs mentols, tu iesastās, un tu sāc cilāt, tev tā kā uzsit to papildus enerģiju, to visu čaļi tā kā lietojas. Un tas, es gribētu blakus nakts galdiņam, zini, stāvot ierēt. Bet tas, ko Joe Rogans, kad viņš ostu šito, iet saunās un augstā ūdenī. Tā ir viss, ka latviešu lieta. Viss kačak gāja saunās. Tur ir probiotikas. Jā, tā kā pilnā apgājis, ka veco latviešu klasiskās lietas. Tagad amerikāņos pa jaunā tehnoloģija, sauns un augsts ūdens un tas ostāmais sāls pirms celšanas. Tas ir sāls, jā, prosts sāls. Nē, man nav sāls. Īstenībā es atceros, man atsūtīja, viņu var aptiekā nopirkt. Tikai es aizmirstu to nosaukumu, būs jāieliek, lai man čoms vēlreiz atsūt. Jo es negribu iet tā kā tajā tur aptiekā. Man vajag to, kur tu iešņaut. Man tas nav pieejams. Nē, to kačak dara. Vienkārši aiziet uz kādu mazpilsētas svarzālu un paēdāt tiem čaļiem, viņi tev iedos. Es esmu viņu vienreiz kaut kad Valmierā vienā svarzālē tieši, bet es viņu tā, ne tā kā tur bija, bet tā no attāluma tā. Bet nekad džimā neesmu redzējis, kāds kaut ko bija ielostīt. Tas mazās laukzālē. Fitness, visur ir kameras, visas, nu tā kā tie džimi ir ļoti... Tas nav nekas nelegāls. Jā, tas nav nekas nelegāls. Izklausās nelegāli, izklausās baigi ahuēna. Jā, es aizmirstu to nosaukumu, varētu pasēdēt telefonā stundu un atrast, bet... Jā, bet vienkārši kā mentols. Tāpēc nevar būt video. Cilvēkiem būtu tas, var spļaudās, fūri. Jā, bet tā, kaut tas 5 sekundes tev ir tā kā baigā jēga no viņiem nav. Vairāk nevajag. Pamodās. Tā kā tas ir, jā. Jo cilvēki no tiem visiem pārējiem un kaut kādiem ar kafijām visām, nav, man vienkārši galīgi nav. Jā, nav tas efekts? Nav efekts. Es sapratu, es arī biju, es arī necēju kafijai, jā.
Es arī biju viens no tiem. Bet, kafijas noliedzējis. Jā. Un tad es izdomāju, ka es nedzeršu kādu laiku. Un es sapratu, ka baigais goļaks ir. Un tad, kas nav ilgs periods, ja kas man jau 4. dienu tāds pīsies. Nu, es nerunāju tā kā, ka tu katru dienu tā kā pārdzeries un mēģini uzsesties ar draudzeni, bet vienkārši 2 valiņi. Zinu, open mic vienkārši. 2 valiņi, tas tāds grūvī. Un tad es sāku triekt kafiju, un es dzēru tā kā 2 XL staķika dienā melnās vienkārši. Brutāli. Un tā kā aizvieto ar kafiju, ķiba? Jā, veicīgi. 2 tā kā enerģijas dzēriens, man mīļākais ir tas Monster, kas ir pīntas izmērā ar to plasmu. Tu nāc un tu esi gamer dzēriens. Tevi rītīgi. Bet tu nav pa daudz, ka tu esi tā kā sašanas. Pēc Twitchī, ķibots. Jā, Twitchī, jā. Jā, tu paliec, bet... Tu kā iesās teiku un pats savu pārkaus. Bet tā ļoti veselīgi, tu esi tā kā aktīvs. Bet man viņš ir, man nedara tā, ka citi to dara, ka viņi tā kā, es iedzeru bišķiņu kafiju. Un tagad man vajag tā kā 2 litru izsista kafiju, un tam man tāds, kā tev iet, man interesē, kā tev iet, un tā. Tev pat tā kā psiholoģiski, tā kā. Jā, tu vienkārši esi tāds, zini kā, tu vienkārši neesi tā kā, Bet tu vajag tā saucamo skolotāju kafiju iepist mums uzstāšanās, tā ir kafija jumtiņa. Kaut kāds konjaks ir kafija, tas saucās arī. Ir kafija, jā. Nu, vai skolotāja kafija. Skolotāja kafija. Skolotāja istubā šitos malcis. Jā, tu dabū enerģiju un pāli vienlaicīgi. Tu esi gan pamodies, gan tekila šots, ķip. Jā. Runājot, es parētam, zin kā, Amerikā ir tas cancel culture un viss tas ķipa, kas tur notiek. Man bija baigais prieks, ka Latvijā tas nav, bet tad parētam kaut kas parādās un man tāds, cilvēks smird. Ir daudz, kas smird. Viņi ir goļaks, jo tagad es biju uz to Radio 5, un tur vienkārši viņi izgriez vienu klipu, kur man tā meitene prasīja, kas būtu, ja tu būtu pēdējā tavu skolas dienu un tu ej prom. Un tajā vidē, kā es vienkārši sāku, tur no sērijas vienkārši direktors tur citā reizē aktu zālē kniebās ar to skolotāju, un angļu valodas skolotāju smird mute, bērni sūdzās, viņas ieklojās, klādas lapja, jāplēš lapas ārā, pretīgi izbeidz. Tas bija in general viss tas klips par to. Un man tāds, ja cilvēki uzraksta, Jānis nav smieklīgs, viņš ir gejs un smird, un visticamāk, tur nezinu, asiņu ānus bieži, man tāds, tev ir points, man nav ko tev izteikt, tas tavs ir, bet citi raksta. Un tā tiek tērēta valsts nauda. Bet to visiem. Man tāda, ko? Kā tu dzīvo? Un tad vēl viens šāls uzrakstīja, viņš tā ir diskriminācija jau pret grūto skolotāju darbu, kurš tā kā, neviens negrib būt skolotājs, tā ir tā viņa doma, un es jau to darbu, man tāds, tu smirdi rītīgi vecīgi, tā kā tev visticamāk nav jautri, tā. Es vienkārši domāju, ja nav smieklīgi, piekrīt, tev nepatīk, blā, 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 bet vārdu diskriminācija. Un visi šitie, un valsts, man tāds, jums nav. Tev maksā valsts, kad tu aizgāji viesos, es uzdomu, kā kādam bija šī mazāka pensija būs, jo bija jāmaksā Jānim, kas aiziet 5LV. Jā, vecīt, man nesmaksāja, tas ir pirmkārt. Un ja es neatnāku, tā meitene vienkārši, labi, un viņi uzlikt mūziku. Tā kā, tas, ja mēs par naudu runājam, bet diskriminācija ir tāds, cik tu goļaks esi? Es domāju, kā ir viņam, ka viņš zina satiekās ar draugiem? Es vienkārši domāju to viņu dzīvi. Jā. Cik viņi ir neinteresanti. Varbūt viņam īstenībā viņi tā kā nodirš tādas kā tev, viņam cita perspektīva kaut kāda. Bet, I guess viņam nenodirš tā kā smejoties, viņam tās aizvainojums drīzāk. Nē, viņš tā kā apmēram, viņš nepalīdz skolotājiem. Man tāds, man mamma skolotāja ir. Tā kā, tas ir, kas neko nemaina, bet... man liekas... Man mamma melna, es esmu smieties par neģeriem, man mamma melna. Tev skolotājiem teikt. Es tā kādreiz darīju, kad es nodiršu krievs, es pats puskrievs, viņam tāds, man tu esi? Jā. Puh, baļaķi. Es nezināju. Tev nav krievu, tev tās baļā latviešu strēlnieku vibes, ko nošauj 39. Nē, man patīk, kad es esmu tā kā puskrievs, puslatvietis, bet īstos vienkārši pēc cik vien tu
klasiski ģenerē spēlītē German player. Jā, ar tā moselu arī kaut Jā, kad es dzīvoju Vācijā, visiem bija tāds, ķipa, viņi pienāk, what's izdaļos, un man tāds... Tā zīgi Hailtās, man tāds es nesaprotu, bet jā, es esmu vienkārši vēl labāk, Nīderlandietis vēl. Jo latviešiem bišķi tas rafnes. Tas garš, jā. Jā, es esmu garš, jo viņi arī visi ir tādi gari un... Viņi paši garāki. Nav sportiskā formā, bet tev ir vienkārši rītīgi daudz gaļa. Jā. Es vienu Nīderlandietis zinu, viņam bija precīzi tagad tev fizionomija. Es zinu, jā, viņš arī staigā jocīgi, es zinu, jā, ir. Es tur iekļāvos kā savējais. Jā. Bet tu, jā. Man ir Čehasei. Tev? Čehasei? Es taisīju... Jā, vispār. Pēc TikTok filtra, tā kā visu, tā kā nacionalitātes... Un šo paņemt, parādi, kam tas ir tuvākais. Es biju jā, čeks. tur, kur iedod randomā. Viņi man tā kā jā, es domāju. Nākamreiz, bet tu neizties pēc čeka, tu izties kaut kur tikko brūnums sāk parādīties. Dienečeks. Tur jau ir centrāla Eiropā. Tā. Nē, vairāk pēc tā. Slovēns, kas pie Itālijas lejā. Pēc serba, varbūt. Es neesmu. Jā, īstenībā, jo tu neesi serba vibes ir Kārlē. Es neesmu, jā, kādu valsts lūdzu. Tikai ne Serbija vai Krievija. Bet tev ir jā, tu varētu kaut kur tajās zemēs strādāt pa to, kas pie bāra, tā kā negribi iet tusēt, un tu zini, ka tev apisīs, tev ir tas vibes, tā kā tu esi gatavs klubēt, un tu apisīs, tā kā agri vai vēl vakar gaitā. Bet viņam nav tā slāvien, tā bišķi tās acis, tāds, nedaudz āziešu, tā kā 2% āziešu, viņam vispār nav tāds. Bet Kārs no bliešanas ir dabūjis, ka viņš bišķi šaurāks ka viņš bišķi šaurāks ir. Ja viņš neblies, viņam būtu tā kā wide open, un viņš tāds, kas notiek. Es kāds pirmās 5 reizes, ka Kārlis sadīga vispār, man liekas, viņa acis nebija redzējis, viņam jau bija saules brīlis, kaut sablēdēs bija. Es mēģināju noslēpmēs izstīties, lai man nevar nolasīt, ko es domāju. Un tajā brīdī tukšums galvā. Vienkārši, kad mēs ēdam. Es skatos uz pūpiem veicinēm un valkāju saulēns, lai nevar pamanīt. Es man ir acis problēma. Es vienkārši skatos uz pūpiem iekšābās, visas staigā saulēnēs un blēņš tikai es diesnījām pūpiem. Bet es nesen drīz pieļaušu šeit to tipisko, kas ir ķipa... Es nezinu, kas tā skaitās. Tēta lieta vai kas, bet es braucu pie sarkanā, zinu, kā lēni gar pieripo. Un kaut kas bija, kad viena sieviete bija tik skaista, piespēlēta. Es vienkārši... Es saķēru galvu, kad drīz asas saskrējās. Tu domā, vai man ir moves? Man nav moves. Un es esmu savā smirdīgajā Volvo. Man nav moves. Man ir baby beņķis aizmugurē. Man nav gāzi uzgāja. Vai man ir moves? Un man nebija. Un es gandrīz iepis tā kā vienkārši stāvošā mašīnā. Es viņu nobrauc, tas sievietes. Tas būtu labs. Vismaz tas ir mans vienīgais variants, kā dabūt viņas jau uzmanību. Viņai būtu jārunā, ja tu nobraukt. Viņai būtu jāatbild uz jautājumiem, tam līdzīgi. Jā, kas kur tu dzīvo? Es aizpildīšu viņas vietā to formu. Es uzstāšu slimnīcu, neuztraucies. Man ir daudz naudas. Esmu bagāts. Bet, jā, pirmo reizi man nekad tā, tas bija jau pirms mēneša gan vai 2, bet sen man tā nebija bijis. Es biju dzirdējis, ka čaļi rēc par to, man tāds, jā, cik stulps es, un izrādās nav. Pie 9,6 tas hito. Man ir bijis jāgad, kas bija jaunāks, minus, mašīna nebija, minus velospēdos, ka tu aizskaties. Apsies apakaļ, ko es negad 2 sekundes nesēju, pēkšņi kaut mašīna var slaps, tā kā. Tiešām kaut kādā multinē, tu aizskaties uz smuku medenku leitā vecajā. Man viņš iepis naklī stabādās, baļā. Tas nāc apkaunojuši. Un tad es braucu pēc un es domāju, kāda viņai dzīve ir. Vienkārši salīdzinot manai. Kāda viņai vienkārši tā dzīve. Tu redzi, ka būtis čalis ieskrien kaut kur, jo viņš uz tavu skaistumu aizskatījās. Jā. Viņa gan to neredzēja. Viņa tādas mašīnas, kā viņa neredz burtiski tāds, kā man viņa neredz. Vienkārši. Bet es vienkārši domāju, kā tas ir, ka tu ej pa pilsētu, un ja tu teiktu, negribi fiksi ieskriet rekurtē aiz kebabu nokniepties. Es piekrīstu, tik daudz šādi. Tik daudz laulības būtu laustas. Tā kā, labi, viņi pat neviens, tā kā, vienkārši kā viņi eksistē, tas ir man tāds, tev ir tā kārts, ka tu vari to izdarīt. Man tāda nav nevienam. Es saku Latvijā vēl tā, jo Latvijā mēs tādi ziemeļnieki, mēs, baigi tev neuzmācamies uz ielas, bet kaut kā Miami, tur ir skaista meitene, to visu laiku izvienu māju, to visu laiku koļās. Tev pie Circle K 2 cilvēki. Tur, cik es skatījos, tur ir ļoti daudz tieši tā kā super maucīgas sievietes. Jā. Latvijā ir bišķi mazāk. Tagad gan es jūtu, ka... Latvijā bieži vien tā, ja viņi ritīgi maucīgi ģērbjās, tu redzi, ka viņi tajos leggingos vienkārši kāds 5 kilo mēģina apslēpt un tā kā
ka viņi vairāk slēpj kaut ko un tad fiks pups parāda. Tā ir tā doma. Bet nu... Bet īstenībā tās, kas ģērbjās visatklātāk, viņas bieži vien tādas konservatīvākas, ja to, ka tu viņiem koļies, bet tev viņi jānokuļī, lai viņi neies tāpat un gulēt. Tieši visvieglākais uzdības sievietes, cik esmu savā jaunībā manījis, ir ķepā kaut kāds KKC mākslinieks, kas tagad ģērbjās tikai vienkārši, un viņi sauc, jā, mēs varam pārgulēt, man vienalga. Ka viņiem tā nav tā big deal. Bet, ja tu esi tāda veclaicīgāka, jā, bet viņas mentāli citur, jā. Viņam... seks jau ir tikai daļa no mākslas. Jā, es esmu, jo, tas man nemaina uzskatu par sievieti, ja tu esi gulējis 50 čaļiem visu kārtībā. Jā, mēnešu garumā, jā. Tas ir čīl ejam pie mākslas. Fine, jā. Es negribu to tikties. Tas pa daudz 5, tas noilgsies. Tas nav pa daudz. Jā, viņš tā instruktors, mēs braucām mašīnu, viņš laikots. Tu tur tik neskaties uz meitenēm, un viņš pats visu laiku kaut kā tāds. Uz kādām jaunām, viņš tur bezmēr tev šitā varētu patikt vai kaut kas tāds. Viņam tik major creep vibes bija, kaut kāds valts viņu sauc. Jobans čalis. Es nesen satiku kaut kādu vienkārši čalu pēc kāzām. Kad mums arī satika čalu vienu, mēs runājamies, viņš ar no Valmieras. Un viņš... Labi. Kārlis Veips, Triļi. Kurš ir nolikt? Viņa kas tur kaut kāds Veips arī viens. Tur ir kas tabaks sakratus. Kas to pa LGBT fone? Jā, Ei, Kārli. Pieķers. Ui. Tāpēc es kavēju. Es biju protestēt. Nē, bet... Karočā, es satiku vēl vienu čalu, mēs runājamies. Un vēl tādas sarunas bijušas, ka Valmierā tie instruktori visiem ir viena schēma. Pirmās 5, 6 braukšanas ir tiešām nogriežamies pa kreisi, te var atceries, te var gājējs nākt. Un pēc tam visas ir, karoči, labi. Braucam uz kultūras namu, man meitai dejošana beidzās. Tā mēs piestājam pie topa, un, karoči, es pārvēršas par tādām pirmajām gātajām misijām. Vienkārši jāaizbrauc, jāapstājās, tu pagaidi kaut kas ielats mašīnā. Es tur, viņi bērnus sāk vedāt, viss kaut kas tur bija tāds, tā kā man tāds, okei. Un tās bija reālajā dzīvē. Jā, un tad viss beidzās, viņš tu vēl neesi gatavs. Jā, stulīt jau būs, bet pāris kļūtas. Jā. Bet tā arī bija. Es kāds 3 reizes liku to braukšanu CSDD. Es pirmajā reizē izkratu vienkārši estakāda. Pirmā lieta, ko man pateikt, estakāda ir, kad tu uzbrauc slīpumā, un tad tev liek pārbraukt viņai pāri, bet tu nevari pāripot atpakaļ. Jā. Es fucking aizpoju. Es tagad, nav gudrs slīps. Nē, es noslāpēju, man liekas. Es kaut ko izdarīju nepareizi. Zin kā, te es uztraucies, tas ir bēmbis, un es nemācēju vispār braukt. Smieklīgi, ka tev jāiemācās Latvijā, kur nav kalna vispār. Tu nekad nebūs Nē, tas ir noderīgi Valmiera. Tagad, kad es ļoti man tas ir iesēdies galvā. Tagad katru reizi, kad man tas ir jāizmanto, un tāds pasties, kurš ir iemācies, ja tu man redzētu tagad. Jā. Es to labi arī iemācies parastā otrajā sāc, un tad tu riktīgi tā kā izjūti, cik jāuzspiež gāzi. Man tas arī nesanāca, un tu man čalis parādīs, kā uzreiz sapratu. Ja tev automātiskais, tad jau tev vieglāk, ne? Bet nē, man ir es nākamo pirkšu obligāti automātu. Jo, tos manuālus, man tak es netaisos vairāk. Es tagad domāju, vai likt jūs mācos autos, vai likt manuālu. Lietas 100%. Lietas 100% manuālu, jo vienā brīdī bija zvaļa aizies tik tālu, ja var pieminēt lielāko Rival podcastu, ko man teica, nevar pieminēt. Karoči. Nē, neko. Doma tāda, ka tev būs major pīķis, un tu nopirksi sev to Mustangu ar manuālu. Tas ir vienīgais, kas man tie veco laiku mašīnas ļoti patīk. Kas man gan jau nekad nebūs, bet kaut kā Lincoln 69. gada, kas ir manuālais. Bet, Latvijā tu nevari tā dabūt. Tas kaut kāda Kennedy nošaukt. Kennedy, Lincoln Continental, kāds ir Jay Leno viedīgam un vēl kādiem 5 NBA spēlētājiem ir kaut Lincolns klasiskais. Tas vienīgais, kad vajadzētu manuāli. Cash out Patreon, 200,000 eiro. Jā. Es mēģinu klausīt, bet fināls 107, 108. Pēdējā minūte Amerika pret Vāciju 107 pret 108. Cerams, ka Amerika izskatīs ārā embarrassing veidā. Domāju, būtu latvieši, bet citi šādi dosmīgi, ja mēs naturalizētu no Dienvidu Sudānas kādu spēlētāju. Viņš būtu viņš Bertāna vietā būtu aizmest pēdējo metienu garām. Un tad kādi būtu tie komentāri Delfos? Nebūtu labi. Šitajās spēlēs arī ir visi tie krūtie danki un vispārējais.
Mazāk, bet ik pa laikam tie NBA spēlētāji, viņiem patīk tur kaut kā cool. Cool mūs vai kaut kā trāpīt, un tu tā iepaļīt otram sajā, šitā. Bet obligāti nogāzās. Tur ir vairāk šaus, jā. NBA ir vairāk šaus, bet tas nav tā, ka tas nav useful, bet viņi tur vairāk uz emocijām. Eiropā viņi spēlē vairāk tur piespēle metienu. Jā, jo man vispār man ir tā sajūta, ka tu skaties vienkārši vidusskolas spēli, vienkārši čaļu spēlē. Plus Eiropā tev grūtāk iemest, jo tev ļaut stāvēt zonā. Vienkārši čaļu kapā. Normāli. Ja tu NBA stāv zem grosta, un tu nevar tajā zonā ilgāk kā 3 sekundes stāvēt, bet šitai tu vari stāvēt, cik ilgi vēlēs, tad tev grūtāk iemest. Jā, izstāst, Amerika ir ārā. Mums bija Vācija, mums bija tuvāk spēle Vācija. Mums bija tuvāk spēle Vācija. Pēdējās sekundes iet? Pēdējās. Baltais iedankoja. Ko? Jā. Austin Reeves. Tagad šitās būs vēl kāds 10 minūtes. Nopietni? Jā, tur būs fauli un tur viņiem tāds, sekundu un... Tev vēl tā, bet NBA esmu skatījies spēles. Punktus. Bet, tev palikuši 2 minūtes, un tev punkts punktā. Man nāk miegs, es iešu gulēt. Es tagad nosīšos, iešu gulēt, un tev pēdējās 2 minūtes iet, būs 28 minūtes. Viņi paņem minūti katrs, un minūte tikai 3,5 minūtes, lai tev reklāmas sabāž. Tu beigās tiešām 2 minūtes iet, un 28 minūtes. Tas, ka viņam arī ir speciāli, tā kā arī ko reklāmām sarunās. Jā, tev minūtes pauze īstenībā, es kaut kā skaidrīgi, minūtes pauze bija 3 minūtes un 28 sekundes. Okay. Un katra komanda paņem dažus tādus jau minūtēs. Visi mārketings. Nestāms, tas tur visu laiku bija reklāmas iet. Tāpēc jāstāsta UFC, tur ir vienkārši... Bez reklāmām. Nē, tur reklāmas tāds, viņi tur sītās un pa vidu viņš to, pērc aliņu, un turpin komentēt. Viss. Tas ir ideāli, jā. Ja tas neko nemaina. Komentētājs pats jā, protams, tur, zin, tur apakšā visur ir, tur Michelin riepas, jā, tur Alpha Brain, jā, vai ne, pērc Bitcoin, viss tas, bet tas neietekmē to sportu. Jā, stulbākais, ka tev iepauzē, tā kā basketbolā iepauzē, futbols neiepauzē, UFC neiepauzē. Es tieši vakar skatījos, ka bija UFC, kas ir lielākie pagaidām zināmie CT gadījumi, kam ķipā tik daudz CT? Ķipā, kas tiem amerikāņu futbolistiem, ka tu daudz spēlē, ka tev smadzenes nodauzīs, tev slimību, ka tu izklausies tā kā pālī un tam līdzīgi. Kontūzija vai kas? Nē, tas, Contusion? ka tu dabū daudz kontūzijas un tavs laiks smadzenes daudzās un tu paliec tāds, tagad tev, demens sākās. Kad tev sākās demens, kad tos 44 gados, tu biji ķipā visā, tagad tas aizmēs, zin, kas bija tas, tu saki UFC, kas bija tas Chuck Liddell. Jā. Tu esam intervijas skatījies pēdējās. Ieja YouTube'ā Chuck Liddell uzspēd intervijas. Un tos, viņš ir galīgi tā kā. Viss beidzies. Viņš runā vienkārši, ka pārpasies. Viņš moški pārlīties intervijā. Viņš vienkārši tā, ka tu nevien, ko viņam visās intervijās ir subtitri. Viņš runā angliski, visi ir subtitri, jo tu nevien, ko saprot. Un viņš ir tā kā skaidrā tāds. Tas ir bailīgi. Viņš arī runā tā kā stulbas lietas kaindu vai tā kā? Nē, aptuveni, bet viņš vienkārši tā kā, viņam smadzenes vairs īsti nestrādā. Un tas ir tagad, viņam vēl kaut 48 gadu vai kaut kas tāds, viņam būs kaut 68 kaut kā. Tas būs vispār. Vai tagad Diez brāļi, tagad jau, ir tīpašos neiet Diez izklausās jau tāds. Un viņš vēl tagad cīnās tālāk, viņš jau tagad izklausās. Diez? Tas neiet Diez, jā. Viņi abi divi ir tādi jau. Nu, tā, bet īstenībā neiet, jūs pasies vecās intervijas. Visu laiku bijuši tādi, jā. Tik traknē. Viss. Kas pie Joe Rogan, ko tas? Nē, viņi nevar tik ilgi ar viņu sarunāties. Viņš ir cīksnos, viņš bija zināms to, ka viņam labi gāja tā, ka viņi sākumā dausīja pirmos 2 raundus vai 3, ka viņš laiku dabū pa galvu, bet viņš nekad nenogos, viņš tagad cīnās tālāk, un viņš pēdējos raundus vinnēs. Jo tev ir taktika, kad tu sākumā uzņem sitiens ar galvu. Rocky taktika. Tad tas, būs Rocky taktika. Nu tad, tev, ja tu cīnies 20 cīņas ar kodiem MMA cīksvien, ka tu ar savu galvu uztver sitiens. Nu, bet tur ir tās es aizmirstu tos cīparus, bet tur iet kaut kāds, un tu skaties tur 144 pīsaki pa galvu. Un tie nav tādi, ko mēs Tur ir čalis trenējies 20 gadus, lai cik vien spēcīgi var iepist. Un man vienkārši, es tiešām, kā viņi nerauda, to daļu es nesaprotu. Jo kaut kad jau sadrinoļņas ar tev pāriet. Nav neviens sāc raudāt, kaut kad kārtīgi dabū pa galvu, viņš sāc raudāt. Es tieši pat, tā ir tā lieta, kas, ja sitīsies Zuckerbergs pret Elonu Musku, tas ir, kas man vienīgais interesē. Tā kā kurš sāks raudāt. Man ir, jo tu kā negatīvs vīrietis, tev tas sāpes slieksnis nav baigais. Viņi var panest sapulces, droši vien rītīgi amizants, bet
Ja tev rītīgi pa kā iesi, tu šņūksti klusām. Tu, au! Būs nav tā kā pirmā reakcija, kā raudāt, ka tev ko sāpīgi izdara, ķip. Tas tā kā bērniem, ķip, ne? Man ir tāds tā kā dusmas tas ir īrs, podkāsts beidzās. Jā, kaut kas baigs skaļš. Jā. Viņš ir Nē, izlaists tas Dundurs. Nē, tas ir īrs, man liekas. Ivar. Viņš jau nav, viņš izlidos laukā. Viņš jau lido laukā. Viņš ir istabā. Man ir panišs bailes no viņiem. Bet tu esi vis tālāk, tu esi tuvāk Ivaram. Vai vis tālāk, mums ir 2 metri līdz es mirstu. Nu, Ivaram tieši pie ausis. Viņš mani var noķert. Nu, nē, viņš netaisīs ko death blow tev pēkšņi tāds ātrs. Viņš jūt, kurš mīž visvairāk. Viņš jau ir savvaļas dzīvnieks, viņš zina. Būs labi, neuztraucies. Nu jā, nu labi. Man ir cirsīts. Viss, jūs varat runāt, un man būs skaties, ko viņš dara. Tur vēl ir vispār. Viņš staigā. Es nepazīstu nevienu, kur virsmas būtu iedzēlis jebkādu. Jā. Es neesmu vienmēr man arī nav iedzēlis, bet nav. Sens viņas ķēra sēkots un kastīdēs, pēc bija kā rādio, tu pēc tam pielēc pie auss un klausies. Jā, tas labs. Nu jā. Man nav tie tēti pirks, kuriem ir tās 7 vecās ādas uz rokas, un viņi var vienkārši tā kā ar 2 āmuriem paņemt kūkaini, un tad viņš dzēļu, viņš tā, es neko nejūtu, es tā nevaru. Yeah. Tas ir, ja tu visu dienu kaut kāds sarosējušs metāls. Nu viņš ir galvnieks. Pagalm, jā, ir aizlido, jā. Nu viņš, nu jā, viņiem tās tēvrokas citādāks, nav tā kā mums. Tas ir, un mamām tā, ka viņas ar plikām rokām eļļā ņem pankūku un apgriež. jā, vai es nevarēju dākšiņā atrast, bet... Manam opim ir 3 reizes platāk pirksts kā man. Viņš visu laiku kaut kāds ceļ, kaut kāds rando huņas. Jā, man teica, es saku. Tik the hand. Viņš arī strādā galdniecībā, un mēs esam jau tajā vecumā, ka mēs rokas spiežam uz sensi, kas ir īpatnēji. Man tā kā... Jā, tas paspēj roku, tā kā bija. Jā, nē, mēs tā kā... Nē, atkarībā, ja mēs piemēram jau esam tikušies tajā nedēļā, mēs paspiežam rokas, fuck it. Mēs tā kā mīļošanās ir ikparēta, mums nevajag tik daudz to mīlestību dzīvē. Bet, kad tu viņam spied to roku, tev tāds, tā kā, nu, arī tā kā tas tās, ir tā kā tie pirksti ir tā kā 2 manēji, nu vienkārši nenormāli. Ir sajūta, ka viņš tā te asfalti, ja viņš gribētu, ja viņam būtu, viņš var tā te vienkārši tā kā Halks sagrābt. Nevienu citu čalu, es nezinu, kuram ir pat tādu pirkstu. Jā. Kā ir pieņemts, sens, tā kā man nav tā kā īstais tās un īstais, viņi nestiegos. Kā ir pieņemts, mammas parasti apķer vai ne? Bet kāds parasti tas sens? Mana sens, mēs esam tikuši līdz pusi apskāvienam, kad jau to sāni, tā kā kristiešu hagi. Mums arī bija tā fāze, ka tu... Tā kā plēcis pēc plēcis sāni. Tu esi izšķīries ar meiteni un jums tas pēdējais haks ir. Gandrīz jūs tā kā nevis ķermenis tā kā vēders ar vēderu, bet vairāk tā kā sāns ar plēcis. Tiesās kājās, bet šitā es atvedos no senčos. Jā, vot tā kā uz kopildi apmēram. Jā, vai šitā ir opi atvedos. Tieši šitā. Jā. Jo baigi jau es negribu tur kaut ko trakāk, šitā es pieliekam. Šis ir pieņemts. Jā, nu kaut ko apķerties sens. Mums sākās, kad es uz Rīgu pārcēlos, tad, ja es kaut ko satiku sens, mēs pēc tam tā kā vienkārši kā čau. Un tad, viņš man no manis atvedījās, ka es Rīgā dzīvoju, un šos, nu, vai man tā kā apķert ar sānsās. Okay, jā, ir bija šī gejs, pirmo reizi. Es man fuck sense, tu pēdīgs, bet labi, mums tas sens, mēs pat no sākuma, mums bija tāds, kad mēs satiekamies un tāds čau un vienkārši pameta roku pa gabalu, tā kā kaimiņi nekāds, un tad sens, man liekas, viņš dabūja kaut kādu baigo veselības problēmu, ka vienā brīdī viņam apmēram pateica, ka, nu, bet viņam likās, ka vairs nav daudz vai kaut, bet tā izrādās nebija, un tad mēs sākām samīļoties, bet tās pirmās reizes ir tas, nē! Ja tu zini savu sensu, liekas, viņš tev samīļos, viņš tev čaukā ieliks vai vēl kaut kas notiks, bet pēc tam tu sēdi mašīnā un tev tā kā jānokrat ir tas tā kaut kā kārta ar emociju, kur tev ir jauna, tev tāds, man tas nav vajadzīgs. Tagad ir chills. Ka viņš sāk no soķi, bet tā kā pa pusē apķem tāds, baļāņam nāk kaut kāds vēzes galvā, kaut kas tāds, ka sāk tā kā atvērties, tu teiks, es tev mīlu un tas... Samīļotos, nu, ja kas es tūlīt nomiršu, tagad es vienkārši vēlēs to samīļot. Bet man bail tev kaut kas, tu man kaut ko nesaki. Mums, zin kā, man tagad ir arī mazais, un tā, ka mēs atbraucam, tad arī viņam ir citādāk. Tad viņš tāds vairāk ir, un viņš arī varbūt nedzer vairāk, jo cik tur 15 gadus, varbūt arī tas kaut ko tev ietekmē, bet
Bet jā, ir jocīgi, ka tu nāc no ģimenes, kur tā kā māma vienmēr saka, mēs dzīvojam paralēli. Mēs tā kā visi satraucās viens par otru visādā, bet mēs esam paralēli. Mēs neesam, tā viņi kaut kā to aprakstīja. Nemāk to izstāstīt. Kroči, kad nav tā, ka, zini, tur, tā kā man draudzenes viņi runāja, viņi tā, wow, es neesmu mammai piezvanījis 2 dienas. Man tāds, kam pīsis, tā kā, what? Tas tā kā, es ļoti reti tā zvanu no vecākiem. Es nekad mūžā neesmu zvanījis. Čaus, viņš vēlēs parunāt. Tagad tu satiecies, tas oķi, bet satiekamies, tad jā, bet tāds čaukā iet. Jā, īstenībā, jā, man arī tas pats ir. Es esmu vienreiz nedēļā, kad es dzīvoju kaut kur citur, jā, ko vienreiz nedēļā uzvanu, vai kā. Bet jo man arī, es mēģināju šito sākt darīt, tā kā es izlasīju, tas ot veselīgi uzvanīt saviem vecākiem, jo izrādās visi tā dara, izņemot, labi vēl Kārls arī sāpist. Bet normālā veidā, jā, reizi nedēļā cilvēku uzveda mammai vai tētim. Es zinu, ka tu uztaisi sevi meklēs argumentus, bet tā esot normāla lieta. Bet es mēģināju sākt to darīt, un ir, bļēd, tā kā Tinders ir easy game salīdzinoši. Jo tev ir tāds jāmeklē īstais moments, kad zvanīt. Jo tu nezini, cik tā saruna būs gara, un tad apsēdies gultā, tu uzzini čau tēti. O, čau! Kā iet? Labi, kas jauns, un tad viņš sāk stāstīt par saviem klientiem. Un tad ir tāds, ka tu vari nolikt telefonu malā, viņš rītīgi, un tad tu pastāsti, jā, man arī iet labi, un tas arī beidzās. Es pat nebiju nekad iedomājies uzvanīt vecākiem. Jo tagad, man patīk, vai tiekamies nākamā daļā aiziem, kaut ko pačulot pārēst. Bet es nekad nebiju pat sekundi iedomājies, jāuzvan kādiem no vecākiem, jāpajautā, kā viņiem iet. Es kaut ko jaunu iemācījos šodien, ka citi zvana saviem vecākiem. Jā, un fucking bieži. Tā kā. Man kaut kā pieredums sagājās, sanāk pie Omas dzīvoja, un tad pārcēlos, un pirmajās klasēs atceros katru vakaru ar Omu sazinījos. Tā kā nebija gara saruna, protams, kaut minūte vai 2 tāds, WhatsApp vienkārši. Oh, wow. Skolā, jā. Tas ir sirsnīgi. Liekas, bija jaunāks, man zvanīja, ka es Rīgā pārcēlos dzīvot, tad man uzvana mamma vai tētis, vēl kā iet. Bet tagad, kad mēs visam pieauguši, tāds... Es liekas tā jūtas. Tāpat, ja es zvanīju Sensim pēkšņi dienas vidū, kas bija, kas notika? Tu dzīvos? Kāpēc man zvana tagad? Jā. Es negribu biedēt savu tēlu, ka viņš ieradīsies, ka pēkšņi es zvanu tās. Ja es nekad nezvanu, tad gan jau esmu apcietināts. Kaut kas tāds. Beidzot man sadošu uz ielas kāds. Jā. Es ar savu dēlu gribētu kaut cool handshake, nezinu. Man liekas, ka labs Sensim. Šīdais ir tā. Tas tā kā bros, ķip. Bet tā kā mūsu paudzes, kad senči, ķip, viņi īsti tā kā nesaprot tos neģeru, ķip, tā kā atsveicināšanās. Neģeru sveicins, jā. Viņiem pa kulaks tā kā īsti nav tāds, ķip. Bet man liekas, mēs arī neesam abi divi tik cool, lai to darītu sens. Man liekas, arī tā kā jau tēt, viņš tā čau Jāni. Un mēs neesam tik cool, abi divi. Viņš ir pirmkārt stilīgāks par mani, spēcīgāks. Un es nevaru dot viņam pirmais. Jā. Tagad ar savu sīko mēs darām visāds. Es viņam mācīju visāds atsveicināties. Jā, iemācīju viņam gang signs kaut kāds, lai tā ir bērnu dārzā. Es viņam šodien ieročus mācīju. Es viņam mācīju tas te tī, un viņš tāds, sesisa. Viņš mēģināja tequila pateikt. Un tad es viņam vēl stroķis mācīju vēl kādā. Un viņš tā kā vienkārši tā. Stāv. It's fun. Mums jāiet kaut kāda shooting range, kā tie amerikāņu senčiem. Tur viņam paliek 16 uzdāvini, bisi un vispārējo. Tas bet viņš ir savu dēlu šaut kopā. Sliekas tāds. Tā kā Latvijā pietrūkstās 2 amerikāņu aktivitātes šaudīties un to bumbu mētāt, ja pagalmā kods. Man ir mājās tā bumbas. Jā, let's play catch. Tur ir dēlu kaut catch, ko runāt. Nē, es spēlēju kaut kad Valmieras laikā beisbolu. Bija viens čalis. Viņš izveidoja komandu, nespēlēja. Valmieras beisbola komanda. Jā, bija kaut kāds pat nosaukums mums. Bet tā arī, lai arī cik man es nesapratu viņiem to prikalu, mēs bumbiņi, tā kā 2 suņi vienkārši. Bet, kad tev ir tas beisbola cimds abiem, un jūs mētājat, ir diezgan krūti. Jā, noteikti. Jo, kad tu noķer tajā cimdā perfektā, un tāds, fuck yeah. Tā bumbiņa tā perfekti ieiet. Jā, ir ļoti seksīgs kaut kāds sajūtas. Kā bija tā pozīcija? Tu biji tas, kas meta? Jā. Tu mācīji viņu iespinot no sāna. Nē. Es mēģināju vienkārši tā kā tur trāpīt. Tu met un tad skrien, ķipa? Nē, tu met. Es aizmirstu tos noteikumus. Tas, kas, ja atsit, tad tu sāc skriet. Tur ir tie noteikumi, es pat viņus aizmirsu.
Bet gan beisbols, gan amerikāņu futbols ir inčīgs. Man mājās ir bumba tā amerikāņu futbola, ko es kaut čomīgi paliekam, kad tu satiecies, tev vajag, ja tev bumba mētā kā basketbolā, tev vajag grozu un apaus un tam līdzīgi. Bet šo bumbu tagad, kad tu nostājies maksimāli tālu, jo tu mēt no visu spēku un tās obuļas aizmet. Teiksim, viņš aizmet šķības, es kā paskrēju noķēru. Viņi īstenībā tāda ideāla divu čaļu aktivitāte. Tieši amerikāņu futbola bumba ir vislabākais. Jā, ir cits divu čaļu aktivitātes, bet... Frisbiju mētāt, piemēram. Tas ir gejs. Es vienreiz čom izskatījās geju no malas viņam, bet bija tiešām jautri. Bija forši. Būtībā tas pats, jā, tikai more liekas, gay. Vietu, kur tu izmanto plecu muskulu, lai mēs tālāk. Tas liekas tas viešīgāk. Būtībā tas pats, kas šķīvis. Jā. Es mēģināšu noķert zobos. Riktīgi arī vējš viņu tā kā plīvina. Jā, tā kā stulps ģibas. Jā, bet tas ir laikam. Jā, kad tu beisbolā met to bumbiņu, ja tu spēlē ar plus mīnus normālu cilvēku, kurš nav tā kā ar kustībām atpalīdz, tad tev nav diši daudz jākustās. Tu tur, ko mēs daram? Pēc šitā, tu aizmet bumbiņu, viņš šāds, nezinu, maucam pie manis, vai ne? Un te jūs vienkārši pļāpājat tādu, bet frisbijā tā nevar. Tu mēģi tur vējš uzpūš tā bumbiņu, tev jāvico 5 minūtes, tu esi sasvīdis, jūs vairs nevarat iet neko normālu cilvēkos darīt pretīgi. Un neviens neizskatās labi dzenoties pakaļ šķīvītim, ko vējš papūt. Jā. Tas tagad daso līdzi ķer abām rokām. Un te vēl viņi nosēžās uz tās kantas un ripo prom. Jā, tā vispār bieži bija. Te tāds fucking sūds sporta veids. Es nesaprotu to disku golfu. Tāpēc kā skriet pakaļ, kad spēlē galda tenisu un tu bumbiņā skrien pakaļ, kas vajag muguras aizgāja. Tas, ka skrien pakaļ un tā ripo tālāk, un mēģina pārpazim dīvāni, tu pacēl dirsiņ gaisā. Bāzi rokas. Varat kājas pacelt. Neuzkāpst mans bumbiņas. Kāds weird. Bet tas ir vienmēr bumbiņu. Ir vienmēr smieklīgi, kad ir kaut kā tie bērnu laukumi. Ir viens tas centrā, tas porziņš, tas pie Baronielas. Un ir smieklīgi, ka tur vienkārši sīki skateri visi dzīvo, un tad tur ir viens kaut kāds betona pingpong galds, un ir atnākuši 2 meitenes full pingpong tērpos, ka izrādās viņi tikai spīdo kaut kāds, un viņas rītīgi. Un tad tā bumbiņa aizpasās. Man kaut kas vizuāli liekas, ja tu esi tādā, vai tev tiešām jānāks bērnu laukumu, tu bojā vaibu šeit, jo tā kā ir vecāki, ir visi. Bet tur šim jau vējš, pingpong tik jobani spēlēt ar ārā. Jā, mēs spēlējām tā kā Big Talents kvartāls, ko sasķiba. Mēs ko spēlējām, ka šis katru reizi vērš jau kaut ko vienu. Jā. Tā bumba jau viņi kaut, nezinu, vispār nesvar neko. Tāpatās, kā es nesaprotu, nafīgi vispār vēl badmintons eksistē. Viņi nekad nav pareizie laika apstākļi, lai viņi spēlētu. Vienkārši iekštelpās jāspēlē. Jā, bet neviens... Nevienam nav, ja tev ir halla pie mājas, kur var iet badmintonu uzspēlēt. Tas arī nenotiks. Jā, mums tieši vakardienas bija Novus turnīrā, un tas tādā bārā notiek vienkārši visu. Local house? Nē, Ausī. Un tur visā kaut dzēr, nav neviens kaut kāds pro, bet jau 2 nedēļas atnāca viens čels, viņš man liekas pat nedzer, viņš tāds klusē, skatās, gaida nākamo spēli. Mēs ar tur sākam, viņš tur kaut ko iemēģina, tas paliec tur, pa milimetru tur noliec, ko tālāk. Pros man uzvar kaut kāds 10-0. Es dabūju vienreiz uzsist kaut kā vispār, paņēmu arī turnīru. Jā, Local House notiek, ir tas trešdienas iemetiens viņiem, un tad tur tā kā katru trešdienas, nezinu, cik ilgi, visu laiku ir Novus turnīri. Un tā kā rītīgi ar visām tabulām, apbalvošanām, ir insane pilnībā. Man Novus gan nepatīk, bet... Tas ir tā laba aktivitāte bāram, jo tas tāds... Zinu, kā es biju mazs, es sāku spēlēt uzreiz biljardu. Mēs gājām Valmierā, kur atļauj nepilngadīgiem. Tu kapā to, un tad ieraugi Novus galdu, un tev tāds, vai es esmu bombs, kas tas tāds ir... Ja Novus liekas, ka kaut kas tāds, ka tu skaties, kā visi spēlē biljardu, man nav naudas. Es uztaisīšu savējo, tā tev nabadzīgais tēvs uztais kaut ko līdzīgu. Šis ir biljards. Jā, man kādreiz bija joks par to, ka Novus ir bombs biljards, un latvieši tad, nē! Tu nevari tā, un es googlēju, tas ir mūsu nacionālais, laikam, sporta veids. Tas ir, ko mūsu jūrnieki izdomāja kaut kas tāds. Tu nevari uz kuģi tādu lietu spēlēt. Kāds tev mums stāstīja, vai tas nebija Sims, ka viņa vecstāvs vai kādam bija kaut kāds pirmais Latvijas čempions? Kāds mums tas stāstīja viesis? Jā, man liekas, ka latviešu jūrnieki vai kuģotāji. Jā, Mašīna tā kā piestāja kaut kādā krastā un tu... Bet tie viņš labs, jo tur ir liels arī, tā kā, tu nezini, kurš uzvarēs. Moši, tu esi kaut kāds nereāls skill.
Jo tur ir tā, ka, ķipā, tu pirmo to izsit un kā tev iziet, tā tur pēc tam viss kaut kā var būt. Ķip, profiņš var zaudēt kodam nūbam. Lielāk iespēja biljardā īsti nevar tā būt. Tu ko? Nē, biljardā parasti, tur ir tas skill kaut kāds, vairāk. Tā kā normālā sporta veidā jābūt. Jā. Ka viņš ir skill base. Jā, pēdējos, arī skill base. Pēdējos novus, ko spēlē. Tikko teici, ka tur ir lielāks tas variants, es nezinu, lielāks kaut kāds. Jo viss pēdējais novus, ko esmu spēlējis, faktors. es neesmu pabeidzis, jo es laiku gan otrs, mēs abi pisām govs iekšā, ka to nāk klāt bumbiņas. Mēs iesākam ar 10 bumbiņām, pabeidzam ar 12. Jā. Man tas pats bija. Un man tāds, un tad tev sāk apsaukāt, un man tāds, es labi, un bija. Es nemāku, viņš tur centrā paliek vai vēl kaut kas. Visi izbesās. Man jāsit caur kaut kādu leņķi. Man tāds, nākoja savām miniatūru kijām un jāsit mātīt un sūstas sportā. Tu spēlē bilietu, bet tu kaut kad jau piebeidz, ka tu spēlē novus, un mēs spēlējam pusstundu, un mums abiem pienākuši klāt kauliņi, kad mēs nākoja pabeigsim. Jā. Bilietā nekas nenāk atpakaļ. Tu centies un lēnu garu. Pēdējais lūzer ap divi esat. Lēnu garu, tu vari izspēlēt. Daudz ilgāk. Novus mēs, piemēram, turnīrā. Novus ir 5 minūšu spēles. Maksimālais. Biljards ir ļoti ātrs. Moši mēs tagad sūdīgas noteikumus spēlējam, ko tu savus izdomās, ka tev uz laiku jāliek klāt. Nē, ir jāliek, bet tagad prasa netrāp to lielu iekšā. Bet kaut kā ir tīpaši jau stāv bumbiņi tā, ka tev jāuzsit, lai par sienu un tad pa manai uzsit. Kāda iespēja, ka es tieši par sienu mēs laiku nāk klāt bumbiņas, jo es to 10% ideju loģiski, kas netrāp. Ja tiesat mātīt, tev nāk atpakaļ. Bet ja vidū ir nolikts un tu netrāp, tā kā si to ar atstēni, tad tev nav jāliek klāt. Nē, bet tur jau tā lieta, ja tu neesi to biljardu rītīgi kāpājis, tu ļoti bieži ieslāni māti iekšā, jo tur viņi baigi slidīgi viss ir. Biljardā vai novusā? Novusā. Jā. Un tad uz laiku nāk klāt. Kas ir biljardā mātīt? Baltā bumbiņa mātīt? Jā, pēc analoģijas. Uztaisim maz pauzīt. Bet man vispār doju. Man translējās novas skills biljardā. Es arī pamēģināju pirmo reizi. Labi gāja. Flex. Mācais paliek mikrofonā. Aizstājiet. Futbols man sanāk arī. Nav, vai jebkurš miljonārs ir jebkad bildējies pie novas galva. Jā, tev ir liela diena priekšā rītdienā. Jā. Lielā diena. Jā. Nē, ir tikai mūrgi. Jā. Man bijuši tik daudz mūrgi jau par to. Kas tev rādās šajos mūrgos? Ka mikrofons neiet. Nē, tas nav uz tevi. Man ir bijuši, kad es sāku runāt, un es aizmirstu visu materiālu. Kas uzvarēja vispār? Vācija. Izties, ka Vācija uzvarēja. Mēs bijām tuvāk, mums bija tuvāk spēle Vācija nekā amerikāņi. Ja mēs būtu vienkārši Vācija, mēs būtu Moskvu vinējuši ASV. Tagad būtībā mēs vinējām zelta medaļas. Mēs esam, vismaz sudrabu. Ja tie tiesneši nebūtu kaut ko uzsīsās. Mēs papasām Kanādai par kādiem 25 punktiem. Viņi tiešām labāk nospēlēja kaut kas ielikt tvītā, tur Latvijas zaudēja tādu. Cik to jūs maksājat? Jā, sākās. Mēs papasām par 25. Viņi bija labāk. Tas inčīgi, ja skaties, kad teiksim, šajā pasaules kausā, kad teiksim, tā tiktu kā vai ko ķipa ieliek, kad lietuvieši kad spēlē Lietuva-Serbija, ka viņi papis, ka Lietuva tāda spēles vidū, fuck Serbia, ko tādu. Un cik daudz visādi, actually guys, I'm Serbian, you don't fuck with us, you don't never say like this, you can't, we are very serious people. Tas vienkārši, ko tu apvainojies? Ko tu iesāk? Jūs bombardēja NATO, jūs atkal bombardējas. Beidz nāk izlikties. Nevar tā jokot, bet citām valstīm to tā smieties. Nekad nesaki fuck Serbia. Come on, Tādā ziņā amerikāņi, ka viņiem daudz ko pārmet, bet amerikāņi ļoti labi māk par sevi pasmieties. Tāpēc latvieši nemāk par sevi pasmieties. Kāds ko iekmenēt, ja kaut joku par Latviju. Actually, we are a very good country. Our GDP is actually top 40 in the world. Tas, viņi jokojas. Jā, visvairāk bombāri. Nē, neko, es vienkārši, Kas tev tajos murgos rādās, Tos kailus skatos beigās. Nē, es saku, ja būtu kaut kas abstrakts vai kaut kas tāds, bet man ir bijuši leģīt, kad es izstāstu tur kaut kādas pirmās minūtes, un tad es vienkārši aizmirstu materiālu. Un es stāvu tā kā 5 minūtes ar tā kā... un es vienkārši...
un tas mūks, un es pamostos, fuck! Un tad bija vietas man bija, kad, kurš man visvairāk sāpēja bija, kad iznāk Saškevičs, iesilda. Tad es runāju, un vienkārši pusstundā cilvēks, es bombīju, un visi publika tāda, Edgaru! Edgaru! Un, jā, tādi tipi visādi bijuši, un... Tas ir bailīgi, ja tu esi uz skatuves viens pats, tev, ja tu kaut sajauc, tad tev nav neviens, kas tev izvelk lokā. Ja kādā live podkāstā vienkārši mēs Īvers taisīs uz skatuves, vienkārši es apisos un tagad pa daudz, es tagad aizmiegu. Tad Īvers var vismaz izvilkt, un ja pa kaut kā savilkt, ja tu esi viens pats, tev nav, ja tu pa daudz piepesies, tad, kad tu nevar biļā parunāt tāds, fuck. Nu jā, nē, es jau tā kā normālā veidā tu jau skaidrā uzstājies, tur maks ir viens cāliņš kaut kas tāds, jo nevar iziet tur hlamā, bet, jā. Nē, ir jau stili jocīgi liekas. Tā kā suns bija interesanti tādu skatu, pie kuras tu esi pieredzis. Nu, zin kā, tur tik daudz pie krieviem es uzstājies pats, viss kaut kas ir bijis. Un tad uzlec uz palādiem, un tad tev tāds, fuck. Tu esi kādreiz uzstājies kodā? Raustā un toreiz jums. Vismaz, jā, iesildīšanās. Jā, tu esi tur pabijis, bet tu neesi tā kā normālā veidā, tā kā vienkārši. Nu jā, bet stili vienkārši. Kas tev iesildījis, Edgars? Jā. Labi izvēl. Jūs abas ir tādi fujaka komiķi. Jums būs tā kā, visas dāmas būs, ko atvilka līdzi ranijā tāds. Nu, bļā, nāc, šitie čaļi zēdīs. Viņš bija kārtīgs mūžīgs, bez tām feministu huiņām, vienkārši labi joku un nekādas liekas. Bet interesanti, man arī likās, ka lielākā daļa tā kā dedūdz nāk, bet izrādās ļoti daudz meitenes, kas arī nāk. Tā kā, kuras, tā kā, vispār tās kaut kas arī pētīšu to, ka ļoti daudz uz open miciem stand-upiem tieši meitenes nāk un velk savus čaļus līdzi. Un jā, tad, bet man ir arī ļoti daudz tie arī, jā, tas ir skaidrs. Jā, man arī tieši, man vairākiem džeku draugiem tā kā patīk tavu komēdijas, neviena meitene, nezinu, kur ir Jonas Kreišmans. Nu jā, noteikti ir, bet noteikti ir savu. Jā. Nē, bet noteikti, jo meitenēm patīk tā kā smieklīgi cilvēki, un jau nav daudz sodu, ģipā, mēs iesim pie kādām smieklīgām latviešu komiķiem, vienkārši tādas pagaidām nav. Tā kā, ja viņam patīk stand-ups, tad viņas iet uz tevi, vai uz, nezinu, Kugrēnu vai Bāliņu vai nav, kas uzstājies. Viņam nav baigās opcijas, tā kā. Jā, vismaz diezgan daudz, teiksim, Amerikā tev būtu, ja tu būtu ASV, tev būtu tā kā 90% čāļu publikā. Latvijā tev būtu kaut 73, kas diezgan normāli. Jā. Bet insane, jā. Nē, nu tas tāds, jā, jā, būs jāsaprot, kā būs rītdien. Un tev ir papildu izrādi kaut kādā ielā? Jā. Kurā datumā? Jo es kaut kad vienu dienu vienkārši braucu korķī un es braucu tāds, ir izpārdots pa lādījums. Un es vienu sekundi atļauju. Es biju tieši no džima. Es izdomāju šodien aiziešu uz džimu. Lai es būtu formā, es varu, man domāšanu ne tāds aiziešu divas reizes. Bet tas palīdz. Testosterons būs vismaz baseline. Rīt iznāk ārā visām meitēm. Mans dievs, viņš tik seksīgs. Un man tāds, jā, vai ne? Es arī izpārdēju pa lādījumu, jā. Un es braucu mašiem tāds, es tikko biju uz džimu un es izpārdēju pa lādījumu. Un man pagāja tā kā, es pasmaidīju. Un man bija 1, 2, tu bļēd stulbais lūzer. Un es sāku sev apsaukāt, jo es atcerējos, kā tas vispār īstam notiek. Palādījums ir izpārdots, bet es aizgāju tajā dienā uz džimu. Un man nebija, es aizmirsu mājiņas zeķis un apens. Un man bija visu dienu jāpliek pēc tam centrā. Un es atradu vienā no sporta zonas kabatām, man bija, es attaisīju aplikāciju MyFitness vaļā, un tur parādās, ka tu pēdējo reizi biji, un tur bija rakstīts pirms 34 dienām. Un es atradu sporta apens un sporta zeķis, kuras es tur biju atstājis netīrās. Tātad viņas ir tik vecas. Viņi stāvēja 3 un es tāds nav varīgi. Es velku vecās zeķes. Bet tas jau nav labāk kā ar parastajām. Agad viņas ir izžuvušas. Tu vilki apens, kas bija 3-4 dienas. Nē, un es to darīju pirms 3 dienām. Jā, es biju 3 dienām es to darīju. Teicu, ka man bija jāpaliek. Tu palika savās, kas bija. Jā, bet tad viņas būtu slapjas. Bet 3, tu kas tu dzīvo kaut mikro visādi? Bet es ģērbjos un es jūtu, ka smird. Jā, viņas bija 3-4 dienas tā. Konkrēti smird. Un es tā kā pirmo vingrinu. Bez apenēm labāk, jā. Nē, Uls var redzēt. Tā ir viņa problēma. Nē, tā ir mana problēma. Ja kāds man tic man, tā ir mana problēma. Un pirmais vingrinājums es taisīju to, kas tā iekārt, kur tu velc to ķēdi.
Jā. Es tā to. Un es tev baigi foršu vējš nāk. Un tad es saprotu, bet tā smaka iet uz aizmuguru. Un aizmugurs tu tieši ieeju uz sieviešu garderobu. Jā. Tā bija laba pieredze. Bet pēc tam vismaz tīrs pilnībā iznāca ārā. Kāpēc tu nevilki, ja tu aizgāji zāli un tu bija apēns, kad bija uzvilcis jau pirms tam, un tu nomainīji uz tām, kas jau stāvēja 3-4 dienas? 34 dienas. Jā, kāpēc tu vienkārši nemaini ar tām vecajām vingro? Ar tām, ko tu aizgāji uz zāli? Teic, ka viņas pēc tam būtu sasvīduši. Es staigātu sasvīdušās apenēs. Bet jau iet mājās pēc zāles gaņā. Kas? Bet jau iet mājās. Tur tā lieta, man bija centrā jāpliek, jo bija vēl kaut kas man jādara, un tad open mics, un tad es būtu tikai pēc kādām 6 stundām, 5 būtu bijis mājā. Un es negribēju slapjām apenēm, tāpēc izdomāju, labāk ir smirdēt rītīgi. Un varēju just. Es domāju, ja es eju uz zāli un tāds, es aiziešu uz zāli, es neesmu bijis kāds 2 dienas dušā, vai ja viena tāds, bet es pēc tam nākšu mājās, nomazgāšu, ja es aiziešu uz zāli, ja tā aizkot ar pleciem, ka tu cel augšā tāds, un tu vienkārši ielpoju savu padus tāds, fuck, bet tagad es šausmīgi smirdi, un tagad, es ceru, ka plus man ir Covid deguns, un man bijusi operācija, ka es ļoti maz jūtu smaržu, un ja es jūtu savu padus. Pagad, tev bija Covid deguns un operācija? Nē, tev no Covid bija šī vājāk smarža paliek, kā man bija, plus man bija deguna operācija, ka viņa iztaisno, tad tev paliek vēl vājāk smarža. Salauz degunu kāds? Nē, es piedzimu salauz degunu. Moš man nomet, kas bija bēbis vai kā. Man bija tikai visu laiku viena nāsa visu mūžu, un tagad nāpus 2. Mums abiem podkāstu vadītājiem bijusi tāpat. Tas mūs vieno. Tā mēs sākām tusēt, jo mums abiem ir. Jā, tev arī ir tā taršķības deguns. Man liekas, ka visiem, kas aiziet pie tā ārsta, tad pasaka, ka tur kaut kas ir. Viņš ir šī operācija, viņš arī ieliek bildi, ka viņam tas te deguns salabots. Arī kāds komentārs drīz varēšu rāpot ar abām nāsīm. Es tā, te var tā starpsiem, viņš jā, no vitamīna. Man tāds ok. Jā, tur bija kaut kāds Anglijā, kas tur ketamīnu šņaucas laiku, viņam tur ņēma ārā, viņam vispār bija nogājis nost, nodilusi, pilnībā. Es tur klausos tiem, kas ir tie insanity, tiem kokčaļi, kur tā kā, es nerunāju tūsos vai vēl kaut, es runāju tā kā, darbs beidzās, līdās jāieslēdz friends un... Tikai skaties The Office. Jā, sapūties. Michael! Un šīs, un tev jautri ir. Bet, un tad tiem čaļiem, kas man šis Edgars stāsta, ka viņiem esot tā, ka viņiem tā viena starpsiena, zin kā deguns ir mitrs laikam iekšā. Viņš paliek tik sauss, ka viņš tad sāk nepūt vai kaut kas, un vienkārši tev iekrīt deguns iekšā. Un karoči, tas ir tur nav, ne tu pa galvu es dabūjis kaut neslimības. Tas tā kā, ja tu redz tādu degunu, viņš pūš. Jā, tā kādam Voldemortam. Jā, bet tāds insane. Viņiem vienmēr tas brīdis, ka viņi paliek tādi jocīgi, ka viņi pārvēršas tādi Čārlī Šīna, tādi kaut kādi... Visu laiku nervozi? Tā kā vienkārši jocīgi cilvēki, tādi kaut kādi galīgi. Jā, tā kā kāds cilvēku veids, kas visu laiku lieto kādus amfetamīnus vai kokaīnu, bet viņam tāds, neviens cits nevar pamanīt. Tu vienkārši visās intervijās, kad tu tā kā uzlādējies, es jocīgs, bet es vienīgais zinu, ka es dolbos, es nevaru visu pamanīt, tu šņauc, obviously. Tas kāds heroīna adikts visgrūtāk pamanīt, man liekas, viņi mājās prosta, tad viņi aiziet. Viņš šos miegains cilvēks. Jā. Mieciņš bieži nāk. Bieži ir kāds Holivuds aktieris, viņš pēkšņi pārdzēs heroīnu, domā tāds, nezinu, tā kā neizskaties, ka viņš tagad tas, kā bija vecais, kas bija? Hoffmans. Philips Sears Hoffmans, jā, tas bija visstrakāk. Jā, viņš galīgi nelegās kā. Liekas prosta kaut kāds čālis. Šagās tāds, kam patīk savu aliņu mājās taisīt. Jā, tas mājās durās. Jā, man bija... Kaut kad sen viena draudzene, un viņai bija māsa, kur ir kopā ar citu meiteni lesbietes. Es zinu, mierīgāk. Un tad viņa bija tā viņas draudzene bija atkarīga no heroīna, bet izvesaļojās. Un tagad dzīvo Latvijā. Un tad man jau bija interesē, kas un kā, un viņi rītīgi nestāstīja. Un tad visas info, ko es dabūju, ka viņi tā kā teica, ir, ka nav nekā labāk. Tā kā cilvēki pat, viņi teica, viss tas, ko tur gāņģa, kokaīna, viņi teica, tas ir tā kā child's game. Tas nav vispār nekas. Un tas heroīns esot tā kā, tas viss, ko cilvēki, tā kā nekas pēc tam nav, ne tu
Tu vari nolikt no Himalajiem ar izpletni, pārvērsties pa pūķi un izdzīvot tā kā stila 5% no visu heroīnu. Jā, viņam tas, kas man lasīs, ka tu fiziski tās oķi, es jūtos apdalbījies, ir ļoti labi. Plus, teiksim, to mentāli, ko uztraukumu pat dzīvu, tu vienkārši to visu tās, to viss kārtībā, gan mentāli, gan fiziski, to viss ideāli. Tas, man pat nav par ko uztraukties. Tu vienkārši jūties ideāli, nevis tās oķi, bet tagad sadalbījies. Bet tu neesi aktīvs, tas vienkārši gultā. Viņš gultā, mākonī, pie dieviņa klēpī tāds, viss kārtībā, lasi grāmatu, aizmiedz, pamosties, Es domāju, kā no tā var tikt. Jo es nevaru atmest kurīšanu. Man tāds, ko es darīšu, ja man ir 5 minūtes jāgaida kāds? Ko es darīšu tās 5 minūtes? Man nav, es kurīju cīgas un man tāds, un tas nav labākā lietas pasaules. Jā, nav baigais satisfaction, smirdīgs. Jā, un tad viņi teica, ka viņi tagad neko. Tā kā nekas viņai nevar. Viņi kurīja cīgas un dzer kolu vienkārši parasto kolu, jo kaut kas laikam, kaut kāds tur hīts ir, bet jā. Es nesaprotu, kā tu var nonākt no tā pēc tam. Ar metadonu, ķipa to tur otru. Bija tagad EDR TV, bija video par kodu metadonu čalu, viņš bija uz heroīnu uzsēdies. Viņi tas uzsēdies uz heroīnu, tev valsts piedāvā laikam pa brīvu metadonu lietot. Kas ir līdzīgs? Tu vari sadirst? Kas tad? Es varu aiziet, man tāds, Man liekas, ka jā, tas prosti ir free drugs, bet, tā kā tu esi pilnīgi atkarīgs no viņas arī, es pat nezinu, kāpēc īsti. Bet viņi laikam mazāk agresīvi, tur nezog, piemēram, vai ko tādu, bet... Viņi droši vien arī tev iedod visu, tur adatas, visu. Nē, tev nav adatas, kad tu samaksā mazu kokteili, tu nepaliek sūdīgi, ja tu bez lietot heroīnu, tu paliek sūdīgi. Tu vienkārši iedzek, kā šajā glāzē šotiņu, un tev jūties tāpat, tikai bez tās... Jā, viņš saka, ka ir, tikpat labi. Jums jāpamaina, te welcome drinks ir, man liekas. Jā. Tas būtu labs welcome drinks. Bišķi iedod, Baibē sipnēcē metadonu iedod. Es domāju, vai mums būtu no metadona, man liekas, viņš vienkārši bloķē tās negatīvās lietas, no withdrawal, ka to nav tas... Vai tu apdalbies no viņa? Man liekas, ka baigi. Es nezinu. Man liekas, ka viņš ir tā kā addictive. Viņš vienkārši addictive ļoti. Man tas čalis, viņš tā zina, ka viņš lieto tik daudz, bet viņš tagad cīgas pīpē. Tu no cīgā nedabū nekāda efekta. Tu uzpīpē un tu nepaliek. Tu nav tā vēlme pīpēt. Tas čalis, viņš stāstīja, viņš tik tā kā labi stāstīja, tāds enerģisks un viss tā. Viņš stāstīja, jā, es paņēmu metadonu, tad es paņēmu Xanax, tad metadonu, Xanax, tad domāju, kā es justos, kaut Xanax paņēmu aizmēgs, vēl kādu opiātu, viņš vienkārši prasta stāsta kaut ko. Jā, Zaneks viņš izklausījās, viņš pat domā, es nezinu, kā tu padomā. Zaneks ir, tu vienkārši precīzi goļaks paliec. Tas ir Zaneks darbība. Jā, protams. Zaneks ir alkohols. Kas? Tā kā alkohols. Visi tie benzoli, tā kā... Nav kā alkohols, Zini, kā viņš ir, kad es nemāku iedomāties. Tā kā, kad tu esi rītīgi piedzēries, un tev atnāk pēkšņi no tā gulbja laboratorijas, ka tev tomēr ir vēzis. Un tas, ka tu vienkārši tāds. Nu, jā. Tu es piedzēries, tev ir sliktas tāds vienaldzīgs. Jā, tas ir Zaneks. Man tāds sajūta, ka tā kā man kaut kāda, es viņu biju paņēmis daudziem gadiem, kad kāds sīks vispār bija vēl. Es vēl, man liekas, iekrīju joint, man liekas tāda sajūta, tā kā kaut ko fade away. Tā kā tavu personību, viss tā kā kaut kā, viss vienkārši pilnīgi fokoja pa visu, tā kā. Un tu beigās vienkārši aizmiedz. Tas ir līdzīgi, kā šmīgi, ka tu pisi viski, tev tāds, man pohoja, ķipa viss ok. Ir cits sajūta, ir galīgi cits sajūta. Es ņēmu vienreiz, kad mēs Dālku, mēs dzīvojam kopā, mēs pasūtījām no Dark Web tos benzoli, kas ir, Xanax, bet ne Xanax, bet kaut kas tā kā. Tagad Zaneks Braunlēns kaut kāds. Jā, kas ir stulba lieta, ko darīja, jo viņu salīdzinoši viegli, man liekas, dabūt vienkārši kaut kāds garīgs, slims meitenes vai ko tādu. Nu jā, bet tu pīsaks. Man nebija, es tajā laikā... Cik tev ir tāda? Es tajā laikā nepazinu. Es nepazinu mākslinieci tik daudz, jā. No comment. Nē, jām tur, kur brūģis, viņi nevar paiet. Jā, vienkārši pajautā bijušā meitenei, visām māksliniecēm. Un nekur, kur gaismas zipsnī. Un mazāk melnie, viņi tie arī nepatīkot atklāt. Bet mums beigās, mēs tikai pasūtījām, mēs pasūtījām, ka mēs vienam domājuši ņemt LSD, un ja tu sākās pa daudz no LSD, tad vienkārši paņem šito, viņš jau tā kā nomierina, tu nav panikas laikam. Tad mums atnāca, beidzot, bet tieši, kad atnāca, tajā pašā dienā pie manis palika mamma uz vienu nakti. Mēs tagad tusējām, mēs bijām kopā vienā istabiņā, un tā somas stāv tie benzot, jo moši jāpamēģina. Mēs kaut pusi pamēģinām. Ar mammu, tība? Nē, tība, es teicu, man dāva savus aiziešu viņu uz istabiņu, mēs kaut 11 pusi benzotās, ko jūtos, ne. Tad beigās es kaut vienu paņēmu, bija tagad, bija šī pārlī, daudz viņš paņem pusī, paņem vienu šos, un tā kā kaut ko bija šī dzīvot, bet baigi daudz, ne. Viņš paņem vēl vienu.
Nu, viņš vienkārši pamosos, viņš šos, what the fuck, kas vakar notika. Es neko neatceros. Es tu vienkārši tu apdalbies, sēdēji pie kompa kādu laiku, un tad aizgāju gulēt šos. Es neko neatceros beigās. Jā. Es arī vienreiz, es toreiz arī neatcerējos, kā es aizmigu vispār. Pamodos, vēl biju apslims kaut kāds. Jūtas pazūd simptomi, tad, kur atceros, ārā pīpēja cīk, kaut kāds sarunas detaļi. Tad esmu iekšā, un tad taksi mājās, kaut ko aizmirst mājās. Nav labi sajūtīs. Man nepatika. Plus vēl tu vienkārši parubies riktīgi dziļi, un tā kā es nejūtos baigi izgulējies nākamajā dienā. Bet Spice tādā ziņā bija insane. Jūs nekurījāt to neviņu. Man liekas, mēs runājam vienreiz, es uzkurēju. Jā. Nekas nehito ātrākā Spice. Nekas. Tā tikai izpūt, un tev jau sākās. Tu pūt ārā, un ir tāds. Uzreiz. Tīkt. Zvēr no... Tā kā, bet Čovs tieši kā viņam bija tā pēdējā reize, es jau viņu Valmierā gaidu, jau nopirkt Spice, jo viņi varēja vienkārši aiziet veiklā nopirkt. Jā. Nu, negluži tā kā Maksimā, bet... Tagad šmīgs veikals, ir kaut tā mazā. Jā, tāds pagrabiņš tie iekšā pasaka, cik tev... Viņš maksāja 2 lati 50 laiku. Bez maksas, principā. Un es jau viņu gaidu, jau tā kā satidis. Viņš atbrauc no Rīgas, grib savu tēti satikt. Es tā uzkriem Spice pirms tam. Viņš izkāp nautiņu, pāriet 2 mājas tālāk. Es jau viņu gaidu. Mēs ievelk un stundu ir tā kā tu izpūt un ir BAM! Tev džingst, tu tā kā rēc un bail un smieklīgi. Viss erors man. Jā, tur tā kā viss tās sieviešu emocijas iziet tā kā stundā cauri. Tā bija kaut vizuāli un sliktās nav pat kaifs. Labās. Jā. Es neatros, bet baigi labās, tikai sliktās. Minūtes sēd pēc tās tūtos, what? Un tikmēr, kamēr tu apspried to, ka visi līmi nebija labi, tu jau tik nākamo. Viņš tev eiforija un panikas laikam vienlaicīgi tas jā, bet mēs tur visi pēc kārtas vēmām, rāvām, bālos un... bet mēs visi vasaru kuriem Spice, tā kā... Tā bija lieta, nu te tā kā no rīta līdz vakaram, bet tāds, nu... Jo mēs kvitojām, mums bija tas bija tik sūdīgi, bija tās, to nevajag, bet izstās, ka... Nē, mums bija fun, es nezinu, sākumā bija, jo bisti, bet sākumā bija labais Spice. Tā viņi sāk tagad tās ķīmikālis. Jā, viņi sāk aizvietot tās vielas. Sākumā bija, tagad tev tas pats, kas zāle, tikai labāks, un plus pa 2,50. Pa tajā laikā maksāja zāle 15 lati vai kaut kas tāds, vai 10 lati. Jā. Un 2,50 tās, nu, bļā. Bija ļoti izdevīgs. Arī es biju sagatavojis, mēs gājām čom nofrikt. Bija kaut 20 lati, man liekas, un baigi dārgi jau būs. Tāda, nē, tur 2 eiro, 3 eiro. Jā, valsts jau man subsidēja, lai būtu lētāk, man liekas, ja es kaut nejauc. Tā kā lauksaimniekiem tev valsts apmaksā 80% no Spice izmaksā, lai jauniešiem nav tik daudz jāmaksā. Bet viņam, kas ir tā kā hands down Spice'am bija labā lieta, ka pēc tās stundas tev palaiž tā kā puķīt. Tu tā kā neviens nevar uzraut, tev nekas nav izņemot to, ka tu what the fuck, bet tev nekas nav, ne tev acis sarkans, nekas nav, tu vienkārši atei, vienkārši tā kā no jauna piedzimt. Nu man palika kaut kādu gadu sajūta, ka es tā kā sapnī būtu, man bija riktīgi, jo man jā, bet tas nav nekas tāds, zin kā, vizuāls vai vēl, bet arī ap 10. reizi tev jau pēc 8 stundas ir tāds, ok. Viss beidzās. Būs tas, man liekas, visiem, ja tu jebkādu psihodoliju lietu, man bija no zāles, tā, kas ko tā kā pīpē, viņš vienu dienas uzpiemetas, viņš what the fuck, man bija ko tā kā pusgadu, tā kā es jūtos esmu tā kā multunē vai sapnī, kaut pusgadu, tās kaut kas nav kārtībā. Tā kā, man liekas, jebko, ko tu lieto psihodoliski, tev bija Spice, bet ja tu būtu pīpējis zāli, tev būtu no zāles tas pats, ka vienkārši tev... Jā, tas varbūt ir kaut kāds, ka tev 14, tagad tev 15 gadu, un tu ļoti daudz gāņu, kuri un vienā brīdī es tā kā sapratu, ka tā kā tu biji darbā, un tad atnāc no darba sāc, zin kā, lēni gar tur pabliest, un man es sapratu vienā brīdī, es stulbs esmu. Jo tā kā darbā tu esi normāls, bet tas nav īsti tavs brīvais laiks, vai tā kā laiks ar sevi, un, vai vienalga kā to sauc, un tad ir tev tas laiks, un tu tā, vienkārši skaties YouTube'ā ežu video, un tev tas nav vispār liederīgi, un tad arī tā paranoja, ēšana, man blakus bija tāds nočniks, kurā bija rītīgi neveselīgs pīcis, un es pirku 5, un drausmīgi vienkārši tā tu nodzīvo kādu laiku.
Un tad tev tāds, zins, ir gāņa nav. Prosti skipot dzīvi kaut kādu. Jā, vot ir. Brīvais laiks varēs viņu noskipot līdz Jā, darbam. jo kad tu kurī gāņš tas laiks, kas īstenībā daudzām vielām, tas laiks pārvērš pa 15 minūtēm, tā kā vienalga cik stundas. Un tad tāds, nav īsti vajadzīgs. Jā, jo tev ātrāk paiet laiks, tev ir kaut kāds pazīstamās lietas, tu iet tajā mindsetā vai ko izzini, tev prosti noskipojās. Tāpēc jādzer, tas man ļoti patīk. Jā, tā ir. Ok, esam norunājuši diezgan ilgi. Man ir jāizbrauc mammai nopirkt dāvana. Nice, kas tev mammai? Dzimšanas dienu rītā. Es pagājuši gadu uzdāvināju glaznu, kas viņai ļoti patīk. Šogad es nezinu, ko varētu uzdāvināt. Pat grāmatu varbūt. Tas ir lame. Jā. To neesmu izdomājis. To nezinu, ko dāvināt. Es nezinu, es domāju, aizbraucu. Uzdāvināt 2 biļetes uz Jāņa. Jā. Bet tas ir tik skumīgi, ka tev jādāvina, jābūt mammai vai tētim dāvana, tu vienkārši nostājies alfas vidū un tev tāds. Bļaķi. Ja tev finansiāli mēs arī neesam tur, ka tu vari tā kā, mamma, tev dzīmeni, rekur pasties 3000 espresso mašīnas un kaut kāds zini. Tev nav tas, tev ir jāiet skatīties, kurš pots ir uz atlaidēm un vēl viss kaut kas. Jā. Huizin. Kaut ko, kad jau izdomāšu. Bet mammai galvenais uzdāvina jebko. Es mēģināju vienkārši fakit un pats kartiņu uzzīmēt viņai. Nu, es negribu tā. Es baigi nesmuku zīmēju. Uzdāvina... Uzsvērs vairs neesmu bērns, tā kā nebūs kaut kāds. Uzdāvina viņai wakeboard dāvana karti. Skateboard uzdāvina. Skateboard. Uzdāvina dāvanu uz masāžu kaut kādu. Jā, spā sievietēm ļoti patīk. Jā, ir tās vēl kaut kāds kartiņas pat Rimīmā, lai es kaut kāds pieredzes spā, tur 2. Bet tas ir ļoti, jo, kas man ir, ja tu uzdāvini ar daudz iespējām, tad ir liela iespēja, ka tu neies. Tev vajag tā kā vienu konkrētu atrast. Vienkārši nedāvina vietnamiešu masāžu, jo viņi tāda īpatnēja. Krānu meklē sievietēm. Jo vietnamieši, kad tu aizies vienkārši masāžu, to tā kā izmasē, bet vietnamieši masāžu, ka to masē tā kā ļoti spēcīgiem elkoņiem, un viņi beigās uzkāpa tev uz muguras un lēkā. Tu biji tāda? Es esmu bijis vienkārši, kur tāda maz vietnamieši sievieti. Viņam bija pie Dailas teātra vai kas tas lielais. Es zinu, kur tas ir. Es arī zinu, un es gribēju paņemt ar draudzeni, tur aiziet, bet skatījos, bija kaut kāds slikt reviews. Un skatījos telpu, izstījās tāds sketčī Google Maps. Tāds, es nezinu. Viņi ļoti sāpīgi. Viņi tev tā kā tieši tā kā elkoni spiež starp rībām iekšā, tā kā sāpīgi pusi. Un beigās viņi tā kā uzkāpj uz tevis. Vienkārši tā kā lēkā tādi vietmieši šopi vienkārši lēkā uz tevis. Tas, bet sāpīgi, ja tie spicējā papēži. Tad tev moši, tev beigēja tie kunkuļi, tad tev izmasēja, bet vienkārši man bija tāds, man sāp. Man vajag iet uz vēl vienu masāžu, bet šīs masāžu, jo man savainoja tikko. Jā, es arī biju pie fizioterapeita. Viņa tā sāksim masāžu, un tad viņa pēc tam man tādu, tev kaut ko deva. Es tāds, viņa tā skaidrs, tev vienkārši ir vāja mugura. Tas arī viss. Tev nevajag masāžu, tev vajag vienkārši taisīt geju vingrinājumus. Bet tas ir viegls attaisnojums viņai. Stundām. Man nepalīdzēja, īstumā tu esi vainīgs tāpatās. Labi. Jā. Es nebūtu vainīgi nekādā gadījumā, tagad es tev izmasēju ideāli. Viņa jau vienkārši tā arī teica, ka tev vienkārši ir no tava darba un tu visu laiku sēdi. Tagad tu stāv komiķis, tu visu laiku stāv. Jā, 15 minūtes, 10 open micā, un tad tu atpakaļ sēdi, visu laiku dzer āliņu. Bet ir tas prikals, ka nav pietiekams stiprs, jo man sanāk sāpēs prāntu, un es gāju masēt, un neko nepalīdzēja, bet es prosti taisīšu tos jobanos, un vispār nav nedienas sāpēs. Es sāku pie sienas taisītos, kad es pieeju klāt, un es TikTokā redzēju, man ļoti daudz dzīvu balstās informācija no TikTok, un es tā te vienkārši ar rokām braucu uz augšu uz leju. Tagad tev ir tā taisniet. Jā, lai tu dabūtu šito. Viņi rīdīgi jūt, jā. Un jocīgākais, ka tev tā kā, tas nav tā kā džimā vai pievelkoties vai pumpē, tev tā kā tu jūti kaut ko, bet šito dara tev tāds, nekas pat īsti nemainās, bet tu izēj ārā no tās sienas un tev tāds, pasties šito vīrieti. Krūts, jā. Un tad atkal. Tā viņš ir, ja es apsežos zālē krēslā, viņš tagad cilāja pleciem, ķipa hantaus, tagad diezgan daudz uz noķi, es jūtu plecis bišķi, bet nav tik smagi. Tu bišķi taisnāk pie sienas pieejam, vienkārši bez hantelēm taisnās, fuck, man tā kā normāli dedzina tos divus mazos muskuļus pie mugurkaulas, vienkārši tā kā knāba desmit uzstājas, un tu atlaidies vēl, vienkārši viss tagad dedzina, tu jūti tāds, Jā. Tu piedzinies šausmīgi, no plikām rokām tu savu piededzina muguru tāds jocīgi.
Jā. Nu, tā kā tā. Paldies. Jā, nekā atnāc. Paldies, ka uzaicinājāt. Kā lai mūsu klausītāji paspēja iegādāties savus biļetes? Kreits.lv, tur, man liekas, ir viss. Man sācās Kreitsis.lv, tur ir viss. Jā, tas programmēs, viņš ir izveidojis savu mājaslapu. Jā. Viņš pats savējo salika kopā. Man tad to ir nozagt informāciju un pārdot Facebookam. Visi, kas iegādās biļetes, paņem datus, pārdot tālāk. Jā, tas prasa, tu ievāc visu ķīvi sīk. Tur nav nekas, tur Yandeksam vienkārši links uz bezrindām. Tur nav kaut kāds manējais maksājums uztaisīts, kur rādās 5, novēl 30. Uz Revolut, Pataisno. kaut kādi 1000 banneri jobā. Jā. Pēters palielināja krānu. Tev vajadzēja, lai tev saglabājas dati visiem, bet tev 6 cilvēki paņem biļetes, tev 6 dati, ko tu vari pārdot visādi. Tad tu sūti kāds jobans ēpas, tā kā atnāciet uz open mic, Jā. trešdienā. Esītīvi. Uzaicinājums uz open mic, bet labs, Jā. Tikai tev bezmaksas ieeja open micā tāds. Jā, gribu saņemt jaunumus no Tur ir līgas uz bezrindām. Jo es ticu, ka jo tu ticēji lauvām uz ceļa, es ticēju, tur nādos 100 punktu, kāds viņš mēģina mūs apist. Tur ir links uz bezrindām. Jā, bet, karoči, jā, tur ir viss info. Nākat. Tev ir pielikt tā, ka visi, kas iegādās biļeti, pataisno viņi konstantīgi subscribos to Twitter, un viņiem nāk paziņojums, ka tu esi ietvītojis. Vajadzētu pieslēgt automātisko maksājumu. Jā. Tā kā tā, labi. Paldies, Paldies, un paldies par viski. Čau.